un liekam lielu ekrānu. Un es esmu īstenībā ļoti priecīga, ja tā var teikt, bet drīzāk, ko es gribu teikt, excited, aizrautīgi runāt par šo tematu, tāpēc, ka, tā, pavisam tādā nopietnībā runājot, šim tematam ir bijusi milzīga nozīme manā dzīvē, un tām pārmaiņām, ko es esmu veikusi savā dzīvē, balstoties uz to, ko es jums šodien stāstīšu par šo tematu. Tā kā es teiktu, ka šis īstenībā ir ļoti, ļoti svarīgs temats. Tam var būt milzīga ietekme uz mūsu veselību un arī vispār uz mūsu mentālo, emocionālo labklājību, uz mūsu attiecībām, uz mūsu iekšējo laimes izjūtu un tā tālāk. Un, principā, jā, fokus tad ir, kad aptuveni kādas 50 minūtes stundu būs lekcija. Un tad beigās arī būs jautājuma atbilžu sadaļa. Bet, ja kādam rodās jautājumi lekcijas laikā un liekas, ja nu es aizmirstu jautājumus, tad droši varat rakstīt jautājumus chatiņā. Un tad lekcijas beigās es iešu cauri visiem jautājumiem un atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Un tiem visiem, kas ir pirmoreiz pieslēgušies kādai no manām lekcijām, laipni lūdzu. Un, jā, laipni lūdzu arī visus, kas varbūt ir bijuši katrā lekcijā kopš, īstenībā, jau ir gads kopš es vadu šīs lekcijas. Bet, kas varbūt man nepazīst tik ļoti labi vēl, esmu Laine. Man patīk sapņot, ceļot, lasīt grāmatas, dziļas sarunas, jūra, kalni, kaķi. Bet visvairāk man patīk strādāt pie savas izaugsmes un iekšējās dziedināšanās. Jā, esmu personīgās izaugsmes tematos, es teiktu, jau vairāk, jau kādus 12, 13, 14 gadus. Un liels pārmaiņas notikušās ir īpaši pēdējo 2-3 gadu laikā manā dzīvē, kopš esmu vairāk pievērsusies arī tīri somatiskajām terapijām. Un jā, man patīk strādāt pie savas izaugsmes, iekšējās dziedināšanās un palīdzēt ar to citiem. Tas arī tas, ko es daru ikdienā, gan individuālās sesijās ar klientiem, gan arī veidojot mini kursus, vadot šīs lekcijas, veidojot saturu Instagramā. Es palīdzu ambicioziem, jūtīgiem cilvēkiem, kāda es pati arī esmu, tāpēc es saprotu šādus cilvēkus. Es palīdzu ambicioziem, jūtīgiem cilvēkiem sadziedēt pagātni, lai viņi varētu uzplaukt šeit un tagad. Esmu trauma informēts coach un somatisko terapiju praktiķe, un veids, kā es palīdzu cilvēkiem, balstās 2 pamatprincipos - iekšējā bērna dziedināšana un nervu sistēmas regulēšana. Kas varbūt ir pavisam jauni sekotāji man, tad par katru no šiem tematiem, gan iekšējā bērna dziedināšana, gan nervu sistēmas regulēšana, bija 2 iepriekšējās lekcijas. To ieraksti ir pieejami, var sameklēt manā Instagram profilā, vai arī rakstīt man Instagramā vai e-pastiņā rakstīt, es pārsūtīšu. Un mana pieeja ir holistiska, tas nozīmē, ka mēs strādājam ne tikai ar prātu, bet arī ar ķermeni un nervu sistēmu. Un tam pamatā arī ir tas, ko es stāstīšu šajā lekcijā, lai mēs ne tikai tādā censtos ar gribas spēku, tādā apzinātā prāta līmenī izmainīt šo tieksmi izpatikt citiem cilvēkiem un nespēju nospraust robežas, bet lai mēs saprastu, kur ir dziļāk tā problēma, un spētu pieķerties dziļāk tai problēmai, lai līdz ar to arī tā tieksme izpatikt citiem cilvēkiem. Patiesībā tad arī tā kā vairāk vai mazāk kļūtu neaktīva, un mēs spētu drosmīgāk pastāvēt par sevi un nospraust robežas. Tā. Un ja tu esi šeit šodien pieslēdzies vai pieslēgusies, tad ir iespējams, ka tu esi piedzīvojis savā dzīvē kādu no šādiem tipiskiem scenārijiem. Kāds bija cēlis roku, bet laikam, vairs nē. Droši vien es piedzīvoju savā dzīvē kādu no šādiem tipiskiem scenārijiem, kas ir bijuši ļoti izteikti manā dzīvē daudzu gadu garumā. Tu baidies nokomunicēt savas vēlmes un vajadzības, jo baidies, ka tevi nesapratīs, uzskatīs par sautīgu, noraidīs, ka tu apgrūtināsi citus un tā tālāk. Un tāpēc tu ceri, ka citi tāpatās pamanīs, kas tev ir nepieciešams, bet tas nenotiek atkal, un tevī krājas rūgtums. Vai arī tu viegli piekrīti, kad tev pajautā palīdzību,
vai aizdot kaut ko, vai izdarīt kādus papildus pienākumus darbā, piemēram. Un tikai pēc tam tu saproti, ka tas prasa vairāk no tevis nekā tu spēj, un tas nozīmē tev atteikties no kaut kā, ko laika, enerģijas, finanšu ziņā bija plānojis priekš sevis. Bet tu nespēji atteikt, tāpēc tu atsakies vien no tā, kas tev ir svarīgi, jo nevēlies, lai otrs cilvēks viļās tevi un uzskata tevi par sautīgu. Vai arī tu zini, ka ir nepieciešams darīt zināmu partnerim vai kolēģim, bosam, radiniekam, draugam, kas tev nav ok. Bet ikreiz domājot par to, ka tev vajadzētu to adresēt, tev ir stingzinošas bailes. Tu baidies no konfliktā, tu baidies, ka uz tevi bļaus, vai tevi nesapratīs, vai tevi tad aprunās, atraidīs, pametīs, respektīvi, ka tu vairs tad neiederēsies, tu būsi atraidīts, pamests. Un tāpēc tu atliec šī jautājuma risināšanu, cerot, ka kaut kas vienkārši mainīsies. Vai arī tu beidzot pasaki to, kas jau ir sakrājies kādu laiku, otrs cilvēks rēģē asi, apvainojās, sāk tev teikt pretī, ko tu esi darījis vai darījusi nepareizi, varbūt pat sāk raudāt vai arī draudēt ar pamešanu. Un tad tu mocies tik ļoti vainas apziņā, ka nespēji neko padarīt, tu nespēji pat normāli gulēt naktī, līdz tu vienkārši uzņemies visu vainu uz sevi, atvainojies un turpmāk vienkārši turpini aprīt to sāpi un rūgtumu. Tie ir ļoti tipiski scenāriji, kas ir bijuši manā dzīvē, tāpēc arī šis temats man ir tik ļoti sirdī tūs, jo šī tā saucamā tieksme izpatikt citiem cilvēkiem, kas mums neļauj pastāvēt par sevi un nospraust robežas, tā ir traumas reakcija, jeb dažādu bērnības notikumu pieredžu rezultātā izveidojies izdzīvošanas mehānisms. Tā bieži vien nav pat viena konkrēta specifiska situācija, bet tās ir dažādas pieredzes, kas ir likušas mūsu nervu sistēmai, mūsu prātam, pielāgoties, adaptēties, izveidojot šādu izdzīvošanas mehānismu. Jo mūsu nervu sistēma saskata, ka nav droši pastāvēt par sevi, nav droši pastāvēt par savām robežām. Angliski ļoti izplatīts tāds termins people pleasing, izpatikšana citiem. Un būtībā tas saistās ar mūsu divām pamata vajadzībām, kā ļoti precīzi noformulē doktors Gabors Metē, pasaulē ļoti pazīstamais trauma eksperts, uz ko es bieži atsaucos un arī mācos viņa metodi Compassionate Inquiry šobrīd. Mūsu divas pamata vajadzības, gan kā bērniem, gan arī kā pieaugušajiem. Tas ir pēc autentiskuma un pēc piesaistes, jeb saiknes ar citiem. Un tas ir tīpaši bērnībā, tas ir tik ļoti svarīgi mūsu izdzīvošanai, jo bērns nevar izdzīvot bez saiknes ar sev tuvajiem, bez saiknes ar vecākiem vai kādiem citiem aprūpētājiem. No tā ir atkarīga viņa izdzīvošana no šīs saiknes. Un tāpēc, kas notiekās bieži vien, ja ir, piemēram, ģimenē, un turpat nevajag būt nelabvēlīgai situācijai ģimenē, ko bieži vien es arī esmu novērojis strādājot ar klientiem, ir, kad bieži vien tas arī ir vecāku nespēja pieņemt pašiem savas emocijas, tā saucamā emocionālā nepieejamība, kāpēc viņi nav spējuši pieņemt bērnu emocijas. Tā, ja, piemēram, mūsu vecāki nav bijuši saiknē ar savām emocijām, tad, teiksim, mēs kā bērni, ja mēs kaut kā niķojamies vai izrādījām kādas emocijas, kas ir pavisam normāli bērnam, un vecāki nespēja tās pieņemt, tad viņi kaut kādā veidā izrādīja, ka viņi nevar tās pieņemt, vai sākot mūs strostēt, vai liekot mums sēdēt istabā vieniem pašiem, vai kaut kādā citā veidā, bet mūsu bērnu neapzinātais prāts saņem to informāciju, ka nav droši būt man pašam, nav droši paust savas emocijas, nav droši paust dusmas, piemēram, kā bērns, kad viņš niķojās, ja bērnam nedod, piemēram, cepumu pirms pusdienām, viņš sāks niķoties, sāks raudāt, sāks dusmoties. Tas ir normāli. Bet ja vecāks to nespēja pieņemt, bērnam sniedz tādu informāciju, ka, ok, nav droši izrādīt savas emocijas, jo tad es tikšu atstumts, es zaudēšu saikni ar sev tuvajiem cilvēkiem. Tāpēc, ja ir konflikts starp šo autentiskumu un saikni ar citiem, tad šī saikne ar citiem vienmēr ņem virsroku,
un mēs upurējam savu autentiskumu. Tā tas notiek bērnībā, un ja mēs dzīves laikā to tā teikt nepārmācamies, neizstrādājam to, kas ir noticies bērnībā, un savas emocijas un savus šos izdzīvošanas mehānismus, tad mēs arī turpinām to mūsu pieaugušā vecumā. Tā kā tas gal galā nāk, tā sakne ir tam, kas jūtās droši mūsu nervu sistēmai. Vai mūsu nervu sistēmai jūtās droši, ka mēs varam pastāvēt par sevi, nospraust robežas, vai mēs jūtamies, ka tas nav droši. Ka mēs jūtamies, ka mēs nevaram būt mēs paši, nav droši būt mums pašiem. Un tieksme izpatikt citiem cilvēkiem un nespēja nospraust robežas ir tā saucamais fawn nervous system response. Iepriekšējās lekcijās es esmu runājusi par fight, flight, jeb cīnies bēdz, stresa atbildes reakcijām, par freeze, jeb sasuluma atbildes reakciju. Un fawn ir tāda nervu sistēmas stresa atbildes reakcija, kas būtu tā kā, kur būtu kaut kas no visiem šiem stāvokļiem. Izteiktāk tas būtu kā frīze, jeb sasuluma stāvoklis, bet tur kaut kas ir arī no citiem nervu sistēmas stāvokļiem, jo savā ziņā mēs tā kā esam sasumuši, ka mēs nejūtamies droši būt mēs paši un pastāvēt par sevi, bet tomēr mēs darām kaut ko aktīvu, lai tā teikt uzturētu kaut kādu drošības sajūtu sevi un apkārtējā vidē, respektīvi mēs pielāgojamies citu cilvēku vajadzībām, citu cilvēku ekspektācijām, lai mēs justos droši. Un, kad tas tiek darīts atkal un atkal un atkal, mēs vienkārši sākam pazaudēt saikni ar savām emocijām, ar savu ķermeni, ar savu intuīciju, tā ka mēs pat nezinām vairs, kādas ir mūsu vajadzības, jo mēs tik ļoti esam pieraduši būt jūtīgi pret citu vajadzībām. Tā. Un bērnības pieredzes, kas var likt mums zaudēt saikni ar sevi, savām emocijām, ar savu ķermeni, ar savu intuīciju un baidīties pastāvēt par sevi un baidīties nospraust robežas, ir dažādas. Šeit būs kādi tipiskākie piemēri. Protams, nevēlams seksuāls kontakts, fiziska vardarbība ļoti ietekmē, bet arī lietas, kas varbūt ir mazāk redzamas, kā piemēram emocionālā vardarbība. Kaut vai tas, ka vecāks ir bijis konstanti dusmīgs uz bērnu, ka bērns ir izrādījis emocijas, vai arī mēs esam pieredzējuši savā ģimenē, kad ir konflikti, un mēs kā bērni vienmēr esam jutušies tik ļoti nedroši, kad vecāki ir strīdējušies. Līdz ar to mēs sasaistam, ka konflikti nav droši, dusmas ir bīstamas, jo mums ir šī negatīvā pieredze par dusmām, par neveselīgām dusmām. Arī mēs esam pieredzējuši emocionāli nepieejamus vecākus un emocionālās klātesamības trūkumu, kur vecāki ir bijuši atsevišķināti no savām emocijām. Kā jūs minēju, līdz ar to nespējot pieņemt mūsu emocijas. Vai arī vecāks nespēja regulēt savas emocijas un tiecās pēc tā, ka bērns tā kā palīdz tās regulēt. Un šī arī ir tāda tipiska tendence, kur bieži vien bērnam savā ziņā ir tā kā bijis jāuzņemās vecāka loma. Ja vecākam ir bijuši, teiksim, emocionālie stresi, finansiālie stresi vai daudz konfliktu ģimenē ar partneri, kad vecāks neapzināti tā kā meklējis to emocionālo mierinājumu pie bērna, kas bērnam ir uzlicis lielu slogu, un arī tādu tā kā tendenci rūpēties par to, lai citi jūtās labi, ignorējot savas vajadzības. Vai arī vecāks, piemēram, uzsvēra, ka vienmēr zina, kas ir labākais, nedēļ iespēju bērnam izvēlēties, nedodot iespēju bērnam attīstīt autonomiju pietiekoši, vai vainoja bērnu par to, ka tas izrāda emocijas, ka parāda, ka kaut kas nav ok, spēlē uz vainas apziņu. Tad, ja bērns kaut ko izrāda, ka bērnam nav ok, vecāks saka, tad jau es esmu slikts vecāks, ka tu šitā. Jā. Vai lika bērnam justies, ka viņam ir jāapmaksā par to, ka viņam tiek darīts labi, manipulācija, jā. Pēc visa, ko es esmu tavā labā darījusi, tu man šitā. Vai draudēja ar sodu, mīlestības atņemšanu, izolēšanu, vai pielietoja to, ja bērns pauda emocijas. Šeit ir tas moments, ko es uzsveru par autentiskumu un piesaisti. Vai ģimenes kultūrā arī iespējams bija izteikta pienākuma apziņa, tendence upurēt sevi, nesaudzējot sevi,
strādāt, nedomājot par sevi, savu veselību, savu mentālo veselību, nesautīgi rūpēšanās par citiem, ignorējot savas vajadzības, un mēs vienkārši kā bērni to esam pārņēmuši, ka tas ir normāli, ka tā vajadzīgs darīt. Vai uzsvers uz to, ka vienmēr ir jāuzvedās labi, ko bērns var saņemt vienkārši to, ka vecāki saka, labas meitenes nerunā pretī, labi puikas neraud. Un kas notiekās, ir, ka šīs agrīnās bērnības pieredzes un tas, ko mēs dzirdam no sev tuvajiem cilvēkiem, tas, ko mēs dzirdam ģimenē un tā informācija, ko mēs saņemam savās pirmajās sociālajās pieredzēs, tā veido to mūsu pamata redzējumu par to, kas mēs esam un kādiem mums jābūt šajā pasaulē. Un gal galā tas nonāk pie tā, ka ja mēs nesaņēmām to beznosacījumu mīlestību, kas nozīmē beznosacījumu mīlestību, nozīmē, ka mēs tiekam pieņemti neatkarīgi no tā, kā mēs uzvedamies, ko mēs darām vai nedaram. Ja mēs nesaņēmām to beznosacījumu mīlestību, kas mums bija vajadzīga, mēs tiecamies tad to nopelnīt ar to, ka izpatīkam. Esam jauki, esam noderīgi, esam vajadzīgi citiem cilvēkiem, nekad neliekam citiem cilvēkiem vilties, jo tas mūsu nepabarotās iekšējā bērnu vajadzības pēc šīs beznosacījuma mīlestības liek mums tā uzvesties. Es gribu šeit jums parādīt tādu mini izfilmiņu. Tad to es izņemšu laukā pilnu ekrānu, ja es varu jums parādīt. Un jā, šī ir tāda mini izfilmiņa, tā kā savā ziņā druciņa tā kā parodija, bet kurā ir precīzi atspoguļots tas, kas notiekās. Tā, es nezinu, vai jūs varat dzirdēt, un laikam laukā austiņas. Tā. Apologize to your father for talking back. I told him to stop screaming at me. Exactly. Now go apologize. So you're teaching me that when someone screams at me and scares me, I should just not say anything and not stand up for myself and then apologize? Well, what I'm saying is, make this easy for me and apologize to your father. He won't tolerate disrespect from you. And if you don't apologize, it'll make our night terrible. I see. So in the short term, this is what's easiest for you. But maybe you haven't thought about the long-term impact. Here's what I'm learning. When I'm treated badly and choose to speak up for myself, I'm punished. Dad regularly has tantrums and intense emotional reactions because he cannot regulate his emotions. So instead of making him responsible for the energy he has in this home, we all walk on eggshells, pacifying him. In 20 years, I'm going to find a partner exactly like him. Someone who's extremely explosive and never apologizes for the impact of their behavior. I'm being taught from a young age that that's a normal way to act in relationships and that really, I should just get with the program. Tā. Kaut pievienojās. Jā. Tad kas notikās šajā izfilmiņā? Šī izfilmiņa principā parāda to, kā mēs kļūstam par izdabātājiem, kā mēs sākam izpatikt citiem cilvēkiem. Ir situācija bijusi tāda, ka meita ir runājusi pretī tēvam, jo tēvs ir kliedzis uz viņu, un meita parādījusi, ka tas nav ok, viņa ir runājusi pretī. Un tagad mamma viņu strostē par to, ka viņa ir runājusi pretī tēvam, un viņa saka, ka viņai ir jāatvainojās tēvam. Nevis tēvam jāatvainojās par to, ka viņš ir kliedzis, bet viņai jāatvainojas par to, ka viņa ir runājusi pretī. Un meita saka, ka tas, ko mamma viņai liek darīt, ir, ka kāds kliedz uz viņu, ka viņa nedrīkst pastāvēt par sevi un viņai ir jāatvainojās. Un mamma ir pārsteigtā par to, ka meita tā saka, un mamma vienkārši atrunājās ar to, ka ir jāatvainojās, jo tas padarīs mūsu dzīvi vienkāršāku. Jo tēvs nepacietīs tādu nerespektēšanu, tādu runāšanu pretī, un viņš kļūs vēl niknāks, vēl dusmīgāks, tāpēc vienkāršāk būs viņam atvainoties, jo tas padarīs visu mūsu dzīvi vienkāršāku. Jo tēvs ir tāds ģimenē, kas ir ļoti ekskluzīvs savās dusmās, un bieži vien bļauj un tā tālāk. Un tad tas, ko meita pasaka, ka tas, ko viņa iemācās priekš savas dzīves, ir, ka tad, kad viņa pastāv par sevi, viņa saņem sodu. Un ka pēc 20 gadiem viņa atradīs līdzīgu partneri, jo tas ir tas mehānisms, pie kā viņa ir pieradusi bērnībā, par to, ka tā strādā lietas. Tā.
Un ejam tālāk. Un tad sasumējot to, ko es tagad līdz šim izstāstīju, un to, kas bija šajā filmiņā, ka mūsu agrīnās bērnības pieredzes veido to mūsu pamatu izpratni par pasauli, pamatu uzskats par sevi un savu vietu pasaulē. Un mūsu nervu sistēma ir mūsu organismu drošības sistēma. Tā kā, ja kaut kādas pieredzes mūsu bērnībā tiek sasaistītas ar nedrošību, tā kā, piemēram, šajā izfilmiņā, kur šis bērns, šī meitene, tad varēja sasaistīt ar nedrošību to, ka viņa pastāv par sevi. Ja viņa runā pretīm, jo uz viņu kliedz nepamatoti, viņa pastāv par sevi, un viņa tad tiek par to strostēta, un viņa saņem par to sodu, tad viņas bērna nervu sistēma sasaist to, ka, ja es pastāvu par sevi, tā ir nedrošība. Un tad izvēlās tālākajā dzīvē to nedarīt, un tā vietā izpatikt. Un par to es runāju iepriekšējā lekcijā, tā kā tie, kas nebija dzirdējuši, noteikti iesaku noskatīties, jo tur ir daudz dziļāk par to visu. Bet tas iekšējais bērns ir daļa mūsos, kas glabā šīs atmiņas, emocijas, sajūtas, uzskatus, izdzīvošanas mehānismus. Jo nav tā, ka tagad tas, kas ir noticies mūsu bērnībā, tā vienkārši ir bijusi pagātnē, jā, tam vairs nav nozīme, bet mūsos tik un tā, ja tas, kas ir noticies bērnībā, nav bijis izrisināts, tās emocijas nav izrisinātas, tās vajadzības nav apmierinātas, kas mums iztrūka bērnībā, emocionālās vajadzības, tad tik un tā iekšējā bērna daļa turpina dzīvot mūsos, mūsu psihē, mūsu nervu sistēmā, un kad kaut kas notiek, kas amigdalai, mūsu draudu centram, smadzenēs, limbiskajā sistēmā, ja kad kaut kas notiek, kas atgādina sākotnējās pieredzes, tad tas liek mūsu nervu sistēmai nonākt tai pašā stāvoklī, kā tad, lai mūs pasargātu. Tāpēc ir tik svarīgi strādāt, ne tikai ar apzināto prātu, bet arī ar ķermeni, ar nervu sistēmu, ar neapzināto prātu. Jo es arī no savā dzīvē tik ļoti esmu daudz pieredzējusi, pirms es pati sāku vairāk mācīties par neapzināto prātu, par nervu sistēmu, un arī centos strādāt vai ne tikai ar afirmācijām, vai tikai ar kādām kognitīvām metodēm, kognitīvām terapijām, tad, tu varbūt tā kā saproti, man vajadzētu teikt tā un šitā, lai es uzstādītu to robežu, bet tad, kad pienāk tā situācija, ka to vajag darīt, tev atkal ir vienkārši tu tā kā sasalsti, tev atkal ir kaut kāds bloks priekšā un tu nespēji to pateikt, vai tu vispār aizmirsti, tā kā, ko tu biji iemācījies, kā pateikt to brīnišķīgo frāzi par to, kā uzstādīt robežas. Ja? Un tas notiekās tad, kad mums ir nesadziedāta šī iekšējā bērna ievainojuma un mūsu nervu sistēma nejūtās droši nospraust robežas, ka tas vienmēr ņems virsroku situācijās, kur mēs tiekam trigeroti pār to, ko mēs tā kā racionāli esam iemācījušies, ko mums vajadzētu darīt. Tāpēc arī šajā lekcijā, un arī tūlīt mēs runāsim par emocijām, par dusmām, tāpēc arī šajā lekcijā beigās arī būs par to, kādas būtu labas frāzes, kā izteikt savas robežas. Tad lielākoties šajā lekcijā es pieķeros tam, kas ir saknē, tam, ka mēs esam zaudējuši saikni ar savu autentiskumu, ar savām emocijām, ar veselīgo dusmu, enerģiju sevī, un tas ir iemesls, kāpēc mēs nespējam nospraust robežas. Tā. Un tā ir, kad liela daļa no mūsu nespējas pastāvēt par sevi un nospraust robežas ir saiknes zaudēšana ar savām emocijām, kas ir noticies mūsu bērnībā, kāda bērnības pieredze rezultātā. It īpaši ar šo veselīgo dusmu enerģiju sevī. Jo mūsu emocijām ir 3 mērķi. Ja? Un tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs apzināmies un ļaujam savām emocijām būt, ka mēs tās izjūtam, ja? Nevis, ka mēs tās apspiežam, jo mūsu emocijām ir ļoti svarīgi mērķi. Pirmkārt, nokomunicēt informāciju sev, nokomunicēt informāciju citiem cilvēkiem un mobilizēt mūsu rīcībai. Jo šī informācijas nokomunicēšana ir tik ļoti svarīga, tāpēc, ka tas ietekmē mūsu veselību. Jo emocijas norāda mums uz to, kas nav ok un ko nepieciešams mainīt, lai mēs zinām,
ko nepieciešams darīt, lai mainītu to situāciju, to stāvokli, kas ir radījis šīs negatīvās emocijas vispirms. Un ja mēs konstanti apspiežam šos informācijas signālus, emocijas, tad kas notiek kādā brīdī mūsu ķermenis sāk teikt nē mūsu vietām. Ir fantastiska grāmata, šī doktora Gabor Matē grāmata When the Body Says No, kad ķermenis saka nē, The Cost of Hidden Stress, slēptā stresa izmaksa. Un tā ir par to, ka, ja tu neklausies savās emocijās, tad ķermenis pateiks nē, kas izpaudīsies kā dažādas hroniskas slimības, dažādi simptomi, depresija, trauksme. Un šis slēptais stress arī mēs esam pieraduši, ka, teiksim, ir tāds redzamais stress, kas ir, piemēram, ir daudz darba darbā, vai daudz pienākumu mājās, vai finansiālais stress un tā tālāk, kas ir acīm redzams, bet mazāk atpazīstams, tā saucamais slēptais stress būtu, piemēram, šī tieksme izpatikt citiem cilvēkiem, jeb robežu trūkums. Jo mēs visu laiku, mēs iespējams pie tā esam tik ļoti jau pieraduši, kāds bija manā dzīvē, ka mēs to vairs neatpazīstam, ka tas patiesībā ir priekš mums stress, ka mēs dzīvojam tādā izdzīvošanas stāvoklī. Bet ja mēs konstanti domājam par to, kā piepildīt citu cilvēku ekspektācijas, un tas jau notiek neapzināti un apspiežam savas vajadzības, un arī nospiest uz leju emocijas, apspiest emocijas, ir īpaši dusmas, jo tā ir ļoti spēcīga emocija, tas prasa arī daudz enerģijas. Tas viss kopā arī rada mūsu ķermenim stresu, tāpēc nav brīnums, ka rodās slimības. Jo, kad emocijas tiek apspiestas, kas notiekās, tas disorganizē un rada apjukumu mūsu fizioloģiskajiem aizsardzības mehānismiem, tā ka šie aizsardzības mehānismi var kļūt par veselības iznīcinātājiem, nevis tās aizstāvjiem. Tas ir tas, kas, piemēram, notiekās, kad cilvēks saslimst ar vēzi, tās šūnas, kam vajadzēja aizsargāt, kļūst par tām, kas uzbrūk. Tā. Un šeit arī ir, piemēram, pētījums, kas arī ir noteikti daudz dažādu pētījumu, bet vienkārši es minēju šo pētījumu kā piemēru, jo tas bija minēts šajā grāmatā. Un tas tieši runā par to, kas notiekās, kad mēs apspiežam šīs veselīgās dusmas, kas notiekās gadījumā, kad mēs nespējam nospraust savus robežas un tiecamies izpatikt citiem cilvēkiem. Ir šis pētījums, kur patiesībā jau senāks pētījums, kur tika izpētīti 10 gadu laikā, tika izpētīti 1353 Crvenkas pilsētas iedzīvotāji. Crvenka ir maza pilsēta bijušajā Dienvidslāvijā. Un 619 no šiem pētījuma dalībniekiem nomira laika posmā no 68. līdz 76. gadam. Un visi 38 cilvēki, kuri nomira ar plaušu vēzi, viņiem bija raksturīgas, no tā, ka viņi, pirms tam viņi bija, 65. gadā viņi bija atbildējuši uz dažādiem jautājumiem, kad pētījums sākās, un viņu atbildēs bija izteikti augsta rezultāti tam, ko pētnieki nodēvēja par racionalitāti un antiemocionalitāti. Ja vienkāršiem vārdiem runājot, tie bija faktori, kas saistījās ar veselīgas agresijas, ja veselīgu dusmu apspiešanu. Respektīvi, visi šie cilvēki, kas nomira ar plaušu vēzi, viņiem bija raksturīga tendence apspiest šīs veselīgās dusmas sevī. Līdz ar to arī nespēja nospraust robežas, tendence izpatikt citiem cilvēkiem. Un arī tie, kas nomira ar citiem vēža veidiem vai sirdslimībām, tad tiem arī bija diezgan augsti šie rādītāji racionalitātē un antiemocionalitātē. Tā kā tas arī vienkārši viens no
piemēriem. Es ticu, ka ir daudz vēl dažādi piemēri, un arī šajā grāmatā doktors Gabors Mētē, viņš patiesībā arī vairāk kā 30 gadus ir bijis ģimenes ārsts, un tad viņš arī min piemērus no saviem pacientiem vai arī citu pacientu piemērus, kas ir strādājuši ar citiem ārstiem, kur arī ir ļoti savilkta kopā šī tiešā saistība starp to, ka cilvēks apspiež savas emocijas un nenosprauž robežas un apspiež savu autentiskumu, lai izpatiktu citiem cilvēkiem, un starp šīm kroniskajām slimībām. Nu tā. Un ko viņš arī bieži vien uzsver šajā grāmatā, doktors Gabors Mētē arī kādās savās runās, kas ir pieejams arī YouTube, par to, cik bieži vien, kad cilvēks aiziet pie ārsta, kad ārstiem nav tāda pamata trauma training, tādas, ka viņi nav saņēmuši apmācības par emocionālajām traumām, un viņi prasa jautājumus par slimību, bet viņi nepajautā, kas īsti ir noticies šī cilvēka dzīvē, kas ir emocionālās lietas, kas notikušās šī cilvēka dzīvē. Arī saprast, ka tā slimība nav radusies ne no šā, ne no tā, bet tur ir kaut kāds emocionāls iemesls arī, kāpēc tā slimība ir spējusi attīstīties. Nu tā. Un tātad, jā, veselīgas dusmas ir ļoti nepieciešama emocija mūsos, jo ko tas principā nozīmē ir, kad ja kāds pārkāp mūsu robežas, ka mēs spējam pateikt, nē, tas nav ok man, ja? Un kad mēs spējam to pateikt, kad mēs spējam nokomunicēt, kas mums nav ok, ka mēs spējam pastāvēt par sevi, tad nervu sistēma spēj atgriezties atpakaļ mieru un drošības stāvoklī. Bet, ja tas nenotiek, tad patiesībā mūsu nervu sistēma paliek kroniskā stresa stāvoklī. Nu tā. Tā kā mūsu emociju nozīme arī ir mobilizēt mūsu rīcībai. Veselīgas dusmas mobilizē mūsu rīcībai. Un, principā, ko nozīmē veselīgas dusmas, ko nozīmē neveselīgas dusmas, vienkārši, drusciņā pavisam īsi, lai to paskaidrotu. Veselīgas dusmas ir par to, kas ir šajā brīdī aktuāls. Šajā brīdī kāds cilvēks pārkāp to, kas tev ir ok, pārkāp tavas robežas, kad tu spēj mobilizēt sevi, tev ir saikne ar šīm emocijām tevi, un tu spēj pateikt, nē, tas nav ok, atkāpies, ja? vai fiziski, vai pārnestā nozīmē. Un neveselīgas dusmas tās savukārt ir tādas, kas patiesībā ir bijušas apspiestas, un tad tās nav patiesībā par šo mirkli, tās ir par to, kas ir noticies pagātnē, kas nav bijis izrisināts, bet ko mēs tā kā izliekam uz citiem cilvēkiem. Tas var izpausties dažādi. Tas var izpausties cilvēkiem, ka viņi vienkārši kļūst nikni par sīkumiem, ja? Kas nav pat saistīta ar to tagadnes situāciju, vai tas var izpausties kā pasīva agresija, vai ļoti izteikts sarkasms, ironija, melnais humors par citiem cilvēkiem, kas aizvaino citus cilvēkus un tā tālāk. Bet veselīgas dusmas mobilizē mūsu rīcībai, jo mūsu nervu sistēmai, lai tā spētu atgriezties atpakaļ miera, drošības, harmonijas stāvoklī, nervu sistēmai ir vajadzīgs sajust, ka mēs varam sevi aizstāvēt, cīnoties vai aizbēgot. Ja nē, mēs tiekam traumatizēti. Un šajā gadījumā cīnoties, es runāju par mūsu nervu sistēmas fight, flight, jeb cīnies, bēdz, stresa atbildes reakciju, bet tas, protams, nenozīmē, ka mums tagad ir jākaujās, vai es nezinu, jācīnās kā dzīvniekiem, bet tas nozīmē to, ka mēs spējam tai situācijā pastāvēt par sevi, vai tas ir verbāli, izteikt mūsu robežas, arī ar savu ķermeņa valodu parādīt, ka ok, kas mums nav ok, nu tā. Un pavisam īsi pieķeroties tam, kas īsti notiek mūsu nervu sistēmā un kāpēc tas, ko es tagad stāstu, ir tik ļoti būtiski. Jums nav jāpievērš uzmanību tam visam garajam tekstam, kas tur ir, bet vienkārši tam zīmējumam pievērsīsim uzmanību, kad zaļais stāvoklis, tas ir, kad mūsu nervu sistēma ir miera un drošības stāvoklī, ka mēs jūtamies, ka ir ok, un mēs varam droši veidot saikni ar citiem cilvēkiem. Bet tad kaut kas notiekās, teiksim, kāds cilvēks pārkāp mūsu robežas, piemēram, sarunā pasaka kādu
kādu nepatīkamu joku par mums. Jā, it kā liekas nevainīgs joks, bet patiesībā tas mums ir aizvainojuši, un mēs tā kā sajūtam, ok, tur ir kaut kāds zemteksts apakšā, un tas mums nav īsti ok. Un tad ir normāli, ka mūsos tā kā atmostās kaut kāda tāda veselīga dusmu reakcija, kas nozīmē, ka mūsu nervu sistēma tiek aktivizēta šī simpātiskās nervu sistēmas enerģija, kas atbild par fight, flight, jeb cīnies bēdas stāvokli, un mēs tiekam mobilizēti sevi aizstāvēt. Ja? Un tad mēs spējam, veiksmīgā situācijā mēs spētu sevi aizstāvēt, mēs spētu pateikt kaut ko pretīm, ka mums nav ok tāds joks, vai ka tas joks mums ir aizvainojošs, lūdzu nejoko tā vairāk. Lūdzu neizsaki vairāk jokus, kas ir šādi, jo tādi joki ir aizvainojoši man. Nu tā, vai kādā citā veidā. Un kas tad notiktos, ja mēs tad pievēršam uzmanību tai brūnajai līknei, ko es esmu uzzīmējusi vēl dzeltenajā sadaļā, tad tajā brīdī, ka mēs veiksmīgi sevi aizstāvam, ka mēs pastāvam par sevi, vai ja mēs jūtamies, ka mēs nevaram pateikt neko tajā brīdī, mēs aizdodamies projām, mēs ar savu attieksmi parādām, kaut kas nav bijis mums ok, mēs tā kā aizbēgam no tās situācijas. Bet tik un tā tas palīdz mūsu nervu sistēmai sajusties droši, mēs esam sevi aizstāvējuši, un tad nervu sistēma jūtās droši atgriezties atpakaļ miera un drošības stāvoklī, tā spēcīgā enerģija, kas tika mobilizēta, var, tā teikt, iziet laukā no nervu sistēmas, dusmas nomierinās, un mēs atgriežamies atpakaļ miera un drošības stāvoklī. Viss ir ok. Bet kas notiek, ja mēs nejūtamies droši, ka mēs varam pastāvēt par sevi un uzstādīt robežu tajā situācijā, jo atkal iespējams kaut kas ir noticis mūsu bērnībā, kur mēs esam sasaistījuši pastāvēšanu par sevi ar nepatīkamu konfliktu, un mums liekas, tagad būs konflikts, un tad es jutīšos vēl sliktāk, vai varbūt tas cilvēks, nezinu, kaut ko teiks pretī, un es nemācēšu sev aizstāvēt, vai kādā citā veidā. Un mūsu nervu sistēma, ja mēs nejūtamies droši, mūsu nervu sistēma nonāk tasuluma stāvoklī, šajā frīzes stāvoklī, kam varbūt raksturīgi arī tendence izpatikt citiem cilvēkiem, piepildīt viņu ekspektācijas, lai tikai saglabātu mieru tajā situācijā. Nu tā, jo mūsu nervu sistēma kaut ko saskata kā savā ziņā par dzīvībai bīstams draudus, bet balstoties uz mūsu bērnības pieredzēm. Un tad tajā brīdī, kad mūsu nervu sistēma nonāk sasuluma stāvoklī, nav tā, ka tās emocijas, viņas vienkārši kaut kur pazūd. Nē, tās emocijas, tā enerģija, kas tika mobilizēta tajā dzeltenajā sadaļā, lai mēs varētu sevi aizstāvēt, tās emocijas, enerģija, kas tika mobilizēta, tā tik un tā viņa tā kā sasaust iestrūst mūsu nervu sistēmā. Tā kā milzīga enerģija tiek sakoncentrēta. Un, ja viņa netiek, ja, teiksim, kaut kas nenotiek, kur vai nu kāds cits cilvēks mūs aizstāv, vai, piemēram, pēc brīža mēs sajūtamies paši droši sev aizstāvēt un pateikt kaut ko pretī, vai, nezinu, nākamajā dienā aiziet pie tā cilvēka pateikt, ok, tas, kā tu teici, nav priekš manis ok, lūdzu, nedara tā vairāk. Ja? Un tad nervu sistēma sajūtās, ok, bija droši sevi aizstāvēt, un tā var atgriezties atpakaļ miera un drošības stāvoklī, un tā sakoncentrētā enerģija un emocijas var, tā teikt, izkļūt laukā no nervu sistēmas, bet atkal, ja tas nenotiek, tā enerģija ir palikusi iesprūdus nervu sistēmā, un tas var būt arī, tas ir tas, kas ir kronisks stresa stāvoklis, kronisks sasilums stāvoklis, kad mūsos ir tā sakoncentrētā stresa enerģija mūsu nervu sistēmā, un tā nav tikusi laukā no nervu sistēmas, jo tas, kas ir noticies, tas nav izrisināts. Un savā ziņā to var salīdzināt tā kā ar, piemēram, kad tu brauc ar mašīnu, un ja tu brauktu, tu ritīgi spiestu gāzes pedāli, uzgāzētu, bet tā pašā laikā tu nospriestu rokas bremzi. Un kas notiekās, tā kā ir enerģija, kad jābrauc ir uz priekšu, bet nospiesta bremze, jā, šī enerģija uz priekšu būtu, kad, ok, man vajadzīgs sev aizstāvēt, ir aktivizēta šī simpātiskās nervu sistēmas enerģija, bet tad tu nospied šo rokas bremzi, tā mūsu nervu sistēma nokļūst tajā frīzes sasaluma stāvoklī, un tā enerģija ir sakoncentrēta, un ja mašīnai tas nodara lielu kaitējumu, kad tu gāzē, un tad nospied rokas bremzi, tad tas arī nodara lielu kaitējumu cilvēkam, kad
tev ir sakoncentrētā enerģija, tev nepieciešams sevi aizstāvēt, pastāvēt par sevi, lai tu atgrieztos miera un drošības stāvoklī, bet tu nespēji to izdarīt, tu izvairies no tā konflikta, tu izpatīsi citiem cilvēkiem, tu pielāgojies citiem cilvēkiem un tiek sakoncentrēta milzīga enerģija, kurai tā pašā laikā tu nospied bremzes signālu. Nu tā. Un tāpēc nav brīnums, kad esot tādā stresa stāvoklī, ka tavu nervu sistēma ir, ka tavu nervu sistēma ir kroniskā stresa stāvoklī. Nu tā. Un ka tas nodara kaitējumu arī tavai veselībai. Un šeit es arī vienu citu piemēru gribu arī pieminēt, kas arī mums ir, par ko es arī tā aizdomājos par to, kā mums ir kā cilvēkiem, ka mēs tik ļoti arī liekam drošības sajūtu tajā, ko citi cilvēki par mums teiks, domās un tā tālāk. Un šeit man nāca piemērs, kā īstenībā ir ar kaķiem, piemēram, vai dzīvniekiem vispār. Reku mani mincīši, tiem, kas seko Instagramā, droši vien jau esat redzējuši kādos storijos arī manus mincīšus, Vilija, Melnīte un Mišela. Un es tā aizdomājos, kā viņām ir, cik veiksmīgi patiesībā viņas pastāv par savām robežām, un ka tas ir ok. Viņas nedomā, ka, ja es tur pastāvēšu par savām robežām, tad varbūt saimniece man nedos ēst vai izmetīs man laukā vai kaut kā tālāk. Ja? Bez šaubām dzīvnieks par to nedomā. Eku Milija, piemēram, kas ir kreisajā stūrī, viņa bezgalmīlīga kaķenīte, bet ja viņu paņem kaut kā ne tā, viņa sāk vai nu rūkt, vai arī šņākt. Viņa parāda, ka kaut kāds veids, kā viņa pārāk daudz tiek ņucītā, vai kad viņa tiek paņemta opā, tad, kad viņa negrib to, tad viņa izrāda, kas viņai nav ok. Viņa izrāda to ar savu balsi, ar šņākšanu. Tad vidū Melnīte, viņa ir fantastiska tādā ziņā, kā viņa māk pastāvēt par savām robežām. Ja? Viņai ir ļoti, ļoti izteikta apziņa to, kādas ir viņas fiziskās robežas, un ja viņu sāk kaitināt, un tā kā viņai pienāk pārāk tuvu un mēģina viņu kaitināt, viņa sitīs ar ķepu, viņa skrāpēs, viņa iekodīs arī. Un šeit nav variants, kad es viņu, mēģinātu kaut kādā veidā sodīt vai dot viņai pretī, jo tas nozīmē tikai to, ka es vēl vairāk dabūšu ar ķepu, manas rokas būs saskrāpētas asiņainas un tā tālāk. Tā kā kaķi māk sev aizstāvēt. Jā, vai Mišela arī ļoti mīlīga kaķenīte, bet ja kaut kas viņai nav ok, ja viņa pārāk daudz kaitina, viņa sitīs ar ķepu, un ja tas nav pietiekoši, ja es tik un tā viņu kaut kādā veidā kaitinu, tad viņa vienkārši aizbēgs, viņa aizskries, noslēpsies zem gultas. Bet kas notiekās? Pēc brīža viņas atkal ir ok, viņas iznāk laukā, viņas nāk mīļoties, viņas ir mīlīgas kaķenītes un tā tālāk. Un tas pierāda to, ka veiksmīga sevis aizstāvēšana palīdz nervu sistēmai atgriezties miera stāvoklī. Jā. Un šeit tā lieta, ka kaķis nedomā, ka, varbūt tur mani nerunā, varbūt man nepievērsīs vairs uzmanību, man nedos ēst un tā tālāk. Kā savukārt, kā mēs cilvēki domājam, kas arī notiek neapzināti, balstoties uz mūsu bērnības pieredzēm, mēs domājam, ja es viņam pateikšu, kas man nav ok, tad viņš varbūt vispār ar mani nerunās vairāk. Vai, ja es viņai atteikšu palīdzību, tad viņa teiks, ka es esmu sautīga, viņa pastāstīs par to pārējām mūsu draudzenēm, un tad nākamajā reizē, kad es tikšos ar draudzenēm, tad viņas uz mani tā dīvaini skatīties, jo kā es tāda sautīga tagad esmu, kāpēc es pēkšņi tāda sautīga esmu kļūsi, vai ne? Mēs baidamies no šī atraidījuma, tā. Un tas atkal, protams, ir saistībā ar to, kas ir noticies mūsu bērnībā, un to, kā mūsu smadzenes, kas ir tāda nozīmi veidojoša mašīna, kā tās ir piešķīrušas nozīmi tam, kas ir noticies, un tālāk arī tā gaismā interpretē to, kas notiek šeit un tagad. Un kāpēc mēs esam zaudējuši saikni ar šo emociju dusmas? Iespējams, mēs nezinām, kā izpaust dusmas, jo īsti neviens mums tā arī neiemācīja, kā izpaust veselīgā veidā dusmas.
Varbūt mēs nejūtamies droši izpaust dusmas. Mēs vienkārši apspiežam visas savas emocijas, jo tas ir tas, ko mēs esam iemācījušies kopš bērnības. Tā ir darījuši mūsu vecāki, un mēs tā esam iemācījušies neapzināti. Mēs neesam pieredzējuši veselīgu dusmu piemēru, tikai negatīvus piemērus, kur ģimenē dusmas nozīmē to, kad kāds cilvēks vienkārši kliedz un ir nežēlīgs stress un, nezinu, met kastroņus pa gaisu vai daudz šķīvis un tā tālāk. Nu, tāds ļoti neveselīgu dusmu piemērus. Arī kultūra daudz kas atkarīgs ir no tā, kāda ir bijusi, kādus mēsēdžus sniegus apkārtējā sabiedrība, toksiska kultūra, ir vienkārši jāapspiež viss negatīvais, tikai pozitīvas emocijas drīkst rādīt. Varbūt mēs esam tikuši kaunināti vai sodīti bērnībā, kad mēs izrādījām dusmas, līdz ar to mūsu nervu sistēma ir sasaistījusi dusmas ar negatīvu iznākumu, tāpēc nav brīnums, ka mēs tagad tik ļoti baidamies no konflikta un nespējam pastāvēt par sevi, nespējam adresēt kaut ko, kam ir jāmainās, jo mūsu nervu sistēma tas ir vienkārši saslims stāvoklis mūsu nervu sistēmai. Varbūt mēs tikām uzslavēti par to, cik jauki mēs esam, cik labi mēs uzvedamies un sodīti, ja mēs tā neuzvedamies. Nu tā. Un tāpēc šeit arī ir kaut kas, ja tev ir problēmas ar robežām, ja tev ir raksturīga tendence izpatikt citiem cilvēkiem, tad ir vērts arī padomāt, kā dusmas izskatījās tavās mājās. Vai tu zini, vai tu esi pieredzējusi, ko nozīmē veselīgas dusmas, ja tu zini tikai to, kas ir neveselīgas dusmas. Ko tu pieredzēji saistībā ar dusmām un emociju paušanu? Ko tev vecāki radinieki teica par to, kādai tev jābūt un jāuzvedās? Jo, ja tev ir problēmas ar robežu nospraušanu, kas nozīmē, ka tev ir problēma, ka tev nav saikne ar šo veselīgo dusmu enerģiju sevī, ka tu to apspied, jo ir pavisam normāli, ka ja kāds cilvēks pārkāp mūsu robežas un mums kaut kas nav ok, kad šī veselīgā dusmu enerģija mūsos, šīs emocijas mobilizē mūsu rīcībai, kas nav ok. Ok, atkāpies, šis nav ok. Bet ja tā nav, tas nozīmē, ka ir jaunāka daļa tevī, kas reprezentē iekšējo bērnu, kas saka, ka izrādīt dusmas un emocijas vispār nav ok. Un tāpēc ir tik svarīgi strādāt ar iekšējā bērna dziedināšanu, nervu sistēmas regulēšanu. Un atkal, ja šī ir pirmā lekcija, kurai tu esi pievienojies, tad manas 2 iepriekšējās lekcijas bija tieši par iekšējā bērna dziedināšanu, nervu sistēmas regulēšanu. Jo gal galā tas ir par to, ka ja kaut kas nejutīsies droši tavai nervu sistēmai, tad tā atradīs veidu, kā izvairīties no robežu uzstādīšanas, no konflikta, no pastāvēšanas par sevi. Un tāpēc ir tik būtiski strādāt ar iekšējo bērnu un nervu sistēmas regulēšanu. Un tad tīri praktiskāk, par to, kādas ir robežas, un tad arī tūlīt būs slaidiņš par to, kā veiksmīgos veidos nodresēt robežas. Viens ir fiziskas robežas, kam ir ļauts būt tavā personīgajā telpā, cik tuvu kāds drīkst pienākt, un arī, piemēram, ko tu liec savā organismā. Arī, piemēram, ja tu negribi dzert alkoholu, bet kāds tev liek dzert alkoholu, kāds tev saka, ka, visi taču mēs tagad dzeram, kā tu nedzersi. Un tavas fiziskās robežas ir pateikt, nē, kad nē, es tagad negribu likt alkoholu sevī, negribu dzert alkoholu. Emocionāls robežas, cik gatava tu esi palīdzēt, regulēt citiem cilvēkiem viņu emocijas, vai dalīties par personiskām lietām, cik tu izjūti atbildību par citu emocijām, jā, jo varbūt tev pašai tajā brīdī nav emocionālās kapacitātes, lai palīdzētu mierināt kādu citu. Nu, protams, izņemot gadījumu, ja tas ir tavs bērns, bet es runāju par pieaugušajiem, jo pieaugušajiem tomēr ir jāspēj arī pašiem regulēt savas emocijas. Un ja tev pašam tajā brīdī nav, tev ir kaut kādas pašai emocionālās problēmas, un tu izjūti nepieciešamību uzņemties slogu un mierināt otru cilvēku, lai gan tev pašam nav īsti ok tajā brīdī, un tu labprātāk veltītu laiku sev, tad, ja tu piekrīti, tas arī veids, kā tu pārkāp savas emocionālās robežas. Attiecību robežas, ko tu sniedz un ko tu sagaidi attiecībās.
komunikācijā robežas, kā kāds cilvēks drīkst runāt ar tevi un kā tu runā ar sevi un citiem. Bieži vien mēs to varam piemirst, bet arī tā kā ir mūsu pašu personiskās iekšējās robežas attiecībā pret sevi. Un tās mēs pārkāpjam, kad mēs sev kritizējam, jo tai robežai vajadzētu būt, kas ir ok un kas nav ok, ko mēs sev sakam. Piemēram, nav ok, ka es sev saku, ja man kaut kas nesanāk, ka es sev saku stulba, ka es esmu stulba. Tas nav ok priekš manis, tāpēc es nekad tā sev neteiktu, lai vai kādas muļķības sastrādātu. Mentālās robežas atļauj sev, ka man var būt pašam savi uzskati, idejas, viedoklis, un tas var būt arī citiem. Ka ir ok, ja man un manam partnerim ir dažādi uzskati kādā jautājumā. Mūsu uzskatiem nav jāsakrīt, un mēs varam atrast arī kompromisu un būt cieņpilni viens pret otru, pat ja mūsu uzskati kaut kādā ziņā atšķirās. Tā. Laika un enerģijas robežas. Cik daudz tu dod laiku, enerģijas resursus citiem un sagaidi tos no citiem? Visam vienkārši, jā, tas arī ļoti, ļoti tipisku robežu, ko mēs bieži vien pārkāpjam, ir, kad mēs piekrītam lietām, mēs piekrītam kaut ko izdarīt, kaut ko palīdzēt, ka mums pašiem ūdens smeļās mutē ar to, cik mums pašiem ir daudz ko darīt, vai vienkārši nav emocionālās kapacitātes, tam mums ir vajadzīga atpūta. Materiālās robežas, kas un uz cik ilgu laiku drīkst aizņemties kaut ko no tevis, kādi tam ir nosacījumi un robežas, kad nav ok kaut ko aizdot. Kuros gadījumos tev nav ok teikt jā, kad kāds tev palīdz aizdot kaut ko vai naudu vai tam līdzīgi. Un tad jā, veidi, kā pateikt nē, ja nospraust robežas, kādi pāris piemēri. Es arī tūlīt izstāstīšu par gaidāmo minikursu, un tur būs pat vesels atsevišķs garāks PDF fails ar piemēriem, kā veiksmīgā veidā nokomunicēt savas robežas. Bet atkal, ko es gribu uzsvērt, kad tas viss, ko es esmu runājis līdz šim lekcijā, kur es runāju par to, ka nepieciešams atjaunot saikni ar savām emocijām, ar šo veselīgo dusmu enerģiju sevī, ir nepieciešams strādāt ar iekšējā bērna dziedināšanu, ar to, ka mēs apzināmies, kas tai daļai mūsos ir iztrūcis, kādas ir bijušas vajadzības, tai daļai mūsos, kas reprezentē iekšējo bērnu un apmierinām tās vajadzības, ka tas ir tas, kam ir visbūtiskākā, viskritiskākā nozīme, un tad arī mums būs daudz vienkāršāk konkrētā situācijā nokomunicēt savas robežas. Tad pat nevajadzēs varbūt kaut kādus gudrus piemērus, kā es tagad došu, kā veiksmīgāk nokomunicēt robežas. Mums vienkārši, ja mēs būsim saiknē ar sevi, savām emocijām, kas mums ir ok, kas mums nav ok, mēs spēsim tajā brīdī paši veiksmīgi nokomunicēt, kas mums ir un kas mums nav ok. Mēs paši paliksim vairāk savā autentiskumā un spēkā, un tad mums arī būs vienkāršāk nokomunicēt. Bet jā, pāris piemēri, jo kas arī ir svarīgi, ir, kad mēs komunicējam robežas, tad ir svarīgi, ka tas arī ir tā, ka mēs nospraužam robežas, nevis mēs jautājam pēc robežas. Teiksim šajā piemērā. Lūdzu, nerunā ar mani tādā tonī. Ja tu klieksi un lamāsies, es pārtraukšu sarunu, līdz tu nomierināsies. Mēs nospraužam robežu, nevis mēs jautājam pēc tās. Jautāt pēc tās būtu, vai tu varētu nākamreiz nerunāt ar mani tādā tonī? Jā, bet arī, ok, izklausās ok, bet tas, kad, vai tu varētu? Jā, tur tik un tā ir kaut kas tāds, ka tu tā kā jautā otra cilvēka piekrišanu, bet nospraust robežu nozīmē, ka tu stingri pasaki, kas tev nav ok, un kad otram cilvēkam nepieciešams to ievērot. Jo, ja tu klieksi un lamāsies, es pārtraukšu sarunu, līdz tu nomierināsies. Tas nozīmē, ka tu pasaki, kādu robežu tu nospraudīsi, ja tev pirmā robeža netiks ņemta vērā. Lūdzu, neaiztiec man tādā veidā. Es šovakar nedzeršu neko. Skaidri un gaiši, es šovakar nedzeršu neko. Paldies par uzaicinājumu, bet man ir nepieciešams laiks ar sevi, man nepieciešams laiks atpūsties šovakar. Ja? Te pašā laikā tu esi pieklājīga, bet tā pašā laikā stingrs. Un šeit tas veiksmīgais balans starp to, ka
tu spēj būt tik un tā pieklājīgs un mīlošs vai pieklājīga un mīloša, bet te pašā laikā stingra. Un tas ir kaut kas, ko mēs daudz veiksmīgāk spējam izdarīt, kad mēs esam strādājuši uz saviem iekšējā bērnu ievainojumiem un esam atjaunojuši saikni ar savām emocijām. Tad mēs arī varam būt patiesībā daudz, tā teikt, empātiskāk arī pret citiem. Un tas ir tas, ka mēs spējam būt pieklājīgi un mīloši, bet tajā pašā laikā stingri, kad tas vajadzīgs. Es labprāt tev palīdzu. Bet šobrīd man pašai ir daudz darāmā, es esmu emocionāli pārņemta. Es vēlos baudīt filmu kopā ar tevi, bet lūdzu atrodam filmu, kas ir baudām mums abiem. Es esmu pārāk jūtīga šausmu filmām un nevaru gulēt pēc tam. Ir ok, ja tu man nepiekrīti, ir ok, ja mums ir atšķirīgi viedokļi šajā jautājumā, bet lūdzu saglabājam cieņpilnu attieksmi viens pret otru. Es novērtēju tavu vēlmi uzturēt sarunu, kad esam mūsu draugu kompānijā, bet man nav pieņemami, ka tu joko par manu izskatu, svaru, ģimeni. Lūdzu, nedari tā vairāk. Lūdzu, pārstāj man teikt, ka es taisu drāmu. Manas emocijas ir reālas. Man nav ok, ka tu dari to un to attiecīgi, kas tajā situācijā ir bijis. Nu tā. Tie ir pāris piemēri. Kā es saku, manā mini-kursiņā, kas būs pārdošanā, tur būs jau daudz garāks fēliņš pieejams ar vēl daudz dažādiem piemēriem. Un visbeidzot, arī svarīgs aspekts, ko nepieciešams adresēt, kas notiek, kad citi nerespektē tavas robežas. Jo iespējams uz to, ko tu pasaki, otrs cilvēks nereaģē, tik un tā turpinās tā pati rīcība vai tie paši vārdi, tā tālāk. Ja kāds konstanti nerespektē tavas robežas, kuras tu uzstādīji, tad tev ir nepieciešams parādīt robežas. Tas tā kā nākamā robeža, ko tu uzstādīji. Ja kāds tik un tā turpina tevi runāt rupjā veidā, tu pārtrauc sarunu, vai tu noliec telefonu klausuli, vai tu aizej uz citu telpu, tu vienkārši pārtrauc sarunu, un tas ir ok, jo tu esi adresējis, tu esi nokomunicējis, ka ja tu runās ar mani tādā veidā, ja tu apsaukāsies uz mani, tad es būšu spiesta pārtraukt sarunu. Un tu arī tad parādi to robežu, ja tas cilvēks neņem vērā to. Vai arī kritiskā gadījumā, ja cilvēks konstanti atkal un atkal neievēro tavas robežas, tad tavu nākamā robeža ir pārtraukt attiecības. Varbūt tas ir uz kādu laiku, līdz tas cilvēks saprot, varbūt tas ir pavisam, ja? Bet ja kāds nerespektē tavas robežas atkal un atkal, kurš tu nospraudi, tad tu nospraud nākamo robežu. Vai arī tu nobloķēji, ja tas, piemēram, ir sociālajos mēdījos, vai arī telefonā arī. Nu tā, tas ir arī kritiskos gadījumos, bet tā ir robeža, kas var būt nepieciešama. Jo no nervu sistēmas viedokļa, kā tas izpaužās, es arī sākumā par to runāju, bet tagad vēlreiz atgriežoties pie tā, ka vispirms tu lieto, ja kāds pārkāp tavas robežas, vispirms tu lieto cīnies, atbildi, vai ja tā nav iespējama, vai tā nestrādā, tad tu lieto šo bēdas atbildi. Ja tu nelieto nevienu, ne otru, tad tavu nervu sistēma nonāks sasaluma, jeb frīz stāvoklī, kas ir traumatisks stāvoklis. Līdz brīdim, kad tev atgriezīsies iespējas spēks, ka tu vari aizstāvēt sevi vai nu cīnoties vai bēgot. Un atkal, jā, cīnoties nevienmēr nozīmē, ka tev ir jākaujās, jā, varbūt arī situācijas, ka tā, bet mūsdienu pasaulē tas lielākoties nozīmē stingrā, pieklājīgā, bet stingrā veidā nokomunicēt savas robežas. Un visbeidzot, šeit tāds citātiņš, ko es īstenībā šorīt ieraudzīju savā Instagramā, ko man likās, ka noteikti vajadzīgs arī nošērot jums, jo tas ļoti raksturo to, ko es tikko runāju, kas notiek, kad cilvēki nerespektē mūsu robežas. Cilvēki, kas kļūst neapmierināti par to, ka tu uzstādi robežas, ir cilvēki, kam ir labums no tā, ka tev nav robežu. Jo bieži vien arī, kad mēs sākam uzstādīt robežas, tas var būt kaut kas jauns, tas var būt nekomfortabli.
un mūsos var būt tāds divējādas emocijas. No vienas puses, tā kā mēs jūtamies lepni par sevi, jā, es beidzot nospraudu robežas, beidzot pateicu to, ko man vajadzēja pateikt. Tad pašā laikā mūsos var būt tās vecās balsis, kas saka, kas aktivizē vainas sajūtu, nu kā tu tagad tā, un ja nu tu to cilvēku pārāk aizvainoji, nu, tā kā dažādi vecie scenāriji, kas nāk mūsu prātā. Un tajā brīdī ir svarīgi, ka, lai arī tas jūtās nekomfortabli, ka mēs pieturamies tik un tā pie tās robežas, kas ir, ko mēs esam nosprauduši, un paturam prātā, ja kāds atkal un atkal neievēro tavas robežas, jā, un tas nebūs, nu, tas patiesībā nebūs pārsteigums, ja tu nekad neesi tā īsti nospraudus robežas, un tagad tu sāks nospraust robežas, ka kādi cilvēki izrādīs neapmierinātību, jo viņiem tā kā kas noticies, kāpēc tu pēkšņi tā, tu vienmēr visam piekriti, tu nerunāji pretī, un tagad tu sāc runāt pretī, kaut kas jauns, vai ne? Un, jā, ja cilvēki kļūst neapmierināti par to, ka tu uzstādi robežas, viņi nav saprotoši par to, nu, tad, nu, ir kaut kas kādā, tam cilvēkam ir labums, kādā veidā tas cilvēks ir manipulējis ar tevi līdz šim, un tad vienkārši tagad izrāda neapmierinātību par to, ka tu parādi, ka nav ok ar tevi vairāk manipulēt. Nu tā. Tad tas būtu tas. Un, jā, un tad minikurs uzstāda robežas. Protams, šīs lekcijas ietvaros mēs varam izrunāt tikai tik daudz, cik mēs varam. Es centos jums iedot, nu, tā kā maksimāli un arī maksimāli sakoncentrētu to, ko es pati esmu pēdējos gados iemācījusies par šo tematu, ko es vēlos, ko es būtu zinājusi pirms gadiem 5, 6, un pat arī pirms 10 gadiem. Man es teiktu, nu, patiesībā kopš sev atceros, līdz pat kādam 30 gadu vecumam man bija ļoti izteikti tieksme izpatikt citiem cilvēkiem un grūtības nospraust robežas. Un, nu tā, un, protams, vienas lekcijas ietvaros es varu iedot tikai tik daudz, cik es spēju, un šī lekcija ir vairāk informatīva. Un minikurs ir domāts, lai tu spētu praktiskā veidā pielietot to, par ko mēs runājām šodien šajā lekcijā. Un šis minikurs patiesībā būs fantastisks. Es saku, ir lietas, pie kā es esmu ar sevi strādājis ar dažādām somatiskās terapijas sesijām vai strādājot ar coachu, ar dažādiem kursiem un arī apmācību programmām. Un ļoti daudz no tā, ko es esmu iemācījusies vairāk gadu garumā, to es esmu salikusi minikursā, kas būs pārdošanā jau pirmdien. Un, jā, tā kā tas būs kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs. Šajā minikursā būs praktiska lekcija, kas ies šajā tematā, par ko mēs runājām, vēl dziļāk un vēl praktiskāk. Šajā minikursā būs 3 transformējošas somatiskās meditācijas savu robežu apzināšanai un iekšējā bērna dziedināšanai. Un somatiskā meditācija nozīmē, ka tas nav vienkārši kaut kāda meditācija, ko tu noklausies, lai vienkārši nomierinātos, bet ka tā reāli strādā arī ar tavu neapzināto prātu un tavu nervu sistēmu, lai palīdzētu tev gūt reāls, praktisks, transformējošas pārmaiņas. Tā. Tur būs somatiskie vingrinājumi savu robežu apzināšanai, nospraušanai un nervu sistēmas regulēšanai. Un būs arī dažādas darba lapas, kā nokomunicēt robežas, nepiepildītās iekšējā bērna vajadzības un tā tālāk. Tā kā šim kursam būs milzīga vērtība. Tas būs pieejams iegādē jau pirmdien. Es gribēju to paspēt, visu salikt kopā, sataisīt jau uz šodienu, bet jā. Tas diemžēl nesanāca, ir vēl lietiņas, pie kā piestrādāt, lai varētu to darīt pieejami jums. Bet tas nozīmē tikai to, ka tas būs daudz vērtīgāks un tas būs daudz labāks nekā tu pat vari iedomāties un kā tu vari sagaidīt. Tā, jo labas lietas nāk ar gaidīšanu. Un, jā, tā kā tas būs ļoti vērtīgi. Un līdz 12. janvārim tam būs pieejama atlaide, un cena būs tikai 7 eiro. Bet es teiktu, tā cena, tā vērtība, kas tam ir, nu, tā būtu mēram vismaz pāris 100 eiro vai pat vairāk. Nu tā. Tāpēc, jā, seko līdzi informācijai.
Tu saņemsi informāciju e-pastiņā, informācija būs manā Instagram profilā, postos un storijos, kur būs iespējams iegādāties šo mini-kursu un jau uzreiz ķerties tam klāt visam, kas tajā ir un tā tālāk. Nu tā. Un arī visam drīz, jau nākamajā nedēļā, es arī nokomunicēšu informāciju par grupu coachingu programmu, kas būs 8 nedēļas. Visticamāk, tā sāksies vai nu janvāra beigās vai februāra sākumā, bet seko līdz informācijai. Un tas būs tāds tā kā hibrīda variants starp individuālajām sesijām ar mani un šādiem online minikursiem, kad būs iespēja mācīties, un tad arī būs iespēja iegūt Zoom sesijas, būs grupu Zoom sesijas, kur varēs uzdot jautājumus man, kur mēs kopā strādāsim. Un būs iespēja uzdot savus jautājumus un saņemt personalizētu pieeju arī šajās grupu sesijās. Un šī grupu coaching programma strādās tieši ar šiem diviem būtiskajiem tematiem, kas palīdz gūt transformāciju gan tajā, par ko mēs runājām šodien, gan arī citās dažādās dzīves lietās. Iekšējā bērna dziedināšana, nervu sistēmas regulēšana, tā kā seko līdzi informācijai nākamajā nedēļā. Un vistransformējošākais pavisam noteikti tā ir mana individuālā sesiju programma. Tas ir individuāli, kad es strādāju ar cilvēkiem. Katra sesija ir aptuveni 1,5 stundu ilga Zoomā. Un tur mēs konkrēti ejam cauri tehnikām, metodēm, kas tev ir personalizētas, lai tieši tavai unikālajai situācijai palīdzētu gūt risinājumu un palīdzētu tev gūt reālas, praktiskas izmaiņas sevi un savā dzīvē. Tā kā tā programma ir īpaši pielāgota tev, holistiska pieeja, darbs ar prātu un ķermeni, iekšējā bērna dziedināšana, gan īpaši pielāgotas meditācijas un vizualizācijas, nervu sistēmas regulēšanas resursi, treniņš, videos, emociju uzricināšana, traumatiskā stresa atlaišana, izmantojot dažādas somatiskās terapijas arī. Nu tā. Tad tas būtu par veidiem, kā strādāt ar mani, bet jā, noteikti seko līdz informācijai vai nu pirmdien, vai varbūt jau svētdienas vakarā es palaidīšu informāciju gan e-pastiņā, gan savā Instagramā, kur būs iespēja iegādāties šo mini-kursu par šīs dienas tematu. Un tagad ir laiks jautājumiem un atbildēm. Tā, skatīšos chatiņā, ko jūs esat ierakstījuši. Skatāmies jūsu jautājumus, tā kā droši varat rakstīt chatiņā jautājumus, vai ja kāds vēlās, var atmjūtot sevi un uzdot jautājumu dzīvajā. Jautājums: cilvēki, kā viņi tika audzināti, parasti turpina uz saviem bērniem automātiski. Tas ir tieši tas, kas notiekās, un tas īstenībā ir tas, ko sauc par paudžu traumu. Tas, ko mēs neapzināmies, mēs turpinām nodot nākamajām paudzēm. Kā pārtraukt šo, kā labot jau sastrādātās kļūdas, kamēr bērni ir vēl mazi? Paldies par šo jautājumu, jo šis ir ārkārtīgi būtisks, un to es arī esmu daudz pamanījusi, strādājot ar saviem klientiem, gan balstoties uz to audzināšanu, ko viņi ir saņēmuši no saviem vecākiem, gan arī attiecību ģimenes problēmām attiecībā pret saviem bērniem. Kā pārtraukt to? Es teiktu tā, ka tur nav tāda vienkāršā vienas dienas risinājuma, kā vienkārši to pārtraukt, bet tas ir tas darbs ar sevi. Tas ir tas darbs ar savu iekšējā bērna dziedināšanu, darbs ar savas nervu sistēmas regulēšanu un, saiknes atjaunošana ar savām emocijām, ar sevi. Jo mēs otram cilvēkam varam iedot tikai tik daudz, cik mēs paši esam saņēmuši. Un šeit tā lieta, ja mēs nesaņēmām savu emocionālo vajadzību apmierināšanu bērnībā, un mums ir šī iekšējā bērna ievainojumi, tā kā piemēram, kad ja es pastāvēšu par sevi, ja es teikšu, ko es patiesībā domāju, tad no manis novērsīsies, tāpēc tas nav droši. Vai arī
ka mēs paši nespējam pieņemt sevī kaut kādas emocijas, jo mūsu vecāki nespēja tās pieņemt mūsos, un mēs nespējam tās tagad pieņemt sevī, tad mēs nespēsim arī tās pieņemt savos bērnos, ja vien mēs nestrādājam paši ar sevi, lai mēs spētu to pieņemt sevī. Nu tā. Tāpēc šeit ir tas, ka apzināties, kas ir tas iekšējā bērna ievainojums, ko es nespēju pieņemt sevī, ko man nepieciešams sadziedēt sevī, un tad saprast, kas iztrūka man kā bērnam, kas ir vajadzīgs tam manam iekšējam bērnam, kādas ir tās manas iekšējā bērna vajadzības, un kā es savam iekšējām bērnam varu sniegt to beznosacījumu mīlestību, beznosacījumu pieņemšanu, drošības sajūtu, iedrošinājumu, emocionālo klātbūtni, lai palīdzētu sadziedēt savu iekšējo bērnu. Un tikai tad, kad mēs sniegsim paši sev to, tad mēs arī spēsim to daudz kvalitatīvākā veidā arī sniegt otram cilvēkam, respektīvi arī bērniem. Nu tā, jo, un šeit arī tas, ko es arī esmu novērojusi, kad, piemēram, ja bērniem ir uzvedību problēmas, un vecākam var likties tagad vajadzīgs to bērnu vairāk ierobežot vai kaut kādā veidā sodīt, lai viņš pārstāja tā uzvesties, nezinu, tur kliegt vai sist vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, tad šeit ir tā skarbā patiesība, ka tas, kā bērns uzvedās, tas patiesībā ir atspoguļojums tam, kas ir neizrisināts pašā vecākā. Jā. Un tāpēc savā ziņā vienkāršākais veids, vai, pareizāk sakot, efektīvākais veids, kā strādāt ar bērnu uzvedības problēmām, ir pašam vecākam strādāt ar savām emocijām, ar savas nervu sistēmas regulēšanu, ar rūpēšanos par savām vajadzībām, ar emocionālo klātbūtni sniegšanu sev, ar beznosacījumu mīlestības un pieņemšanas sniegšanu sev. Jo pirmkārt, tikai tad, kad tavs trauks būs pilns, tad tu spēsi arī otram dot, un otrkārt, bērni savā ziņā ir tā kā spoguļi, jo mazs bērns pats nespēja regulēt savu nervu sistēmu, mazs bērns paļaujās uz vecāku, ka tas palīdzēs regulēt viņa nervu sistēmu. Tāda ir vecāka atbildība. Un, ja vecāks nespēja to, un tas ir tas veids, kā bērns iemācīsies, kā vecāks tiek galā ar sevi, to arī bērns iemācīsies. Nu tā, un kā pārtraukt to, tas ir tas strādāt ar iekšējā bērna dziedināšanu, nervu sistēmas regulēšanu. Tas ir visefektīvākais veids, tas ir palīdzējis maniem klientiem, un es pavisam noteikti iesaku savus mini-kursus, gan mana vērtības apziņa, gan arī to, kas tagad būs pieejams par šīm robežām un veselīgajām dusmām. Un arī noteikti iesaku gan grupu coaching programmu, gan individuālās sesijas. Nu tā. Kā labot jau sastrādātās kļūdas, kamēr bērni vēl mazi, būtu tas, ka tā ir labā ziņa, principā. Neiroplasticitāte, mūsu smadzeņu neiroplasticitāte nozīmē, ka mūsu smadzenes, mūsu nervu sistēma nemitīgi mainās, tie neironu savienojumi nemitīgi mainās, balstoties uz jaunām pieredzēm. Nevis tikai fiziskām pieredzēm, bet arī emocionālām pieredzēm. Ko tas nozīmē? Viens ir, ka tas nozīmē, ka, ja tu spēj, un ne tikai tādā kognitīvā veidā, bet arī tīri emocionālā līmenī, pabarot savus iekšējā bērna vajadzības, tad tu tādā veidā arī izmaini, tu ieraksti savā ziņā, savā smadzenēs un nervu sistēmā jaunas atmiņas, jaunas pozitīvas atmiņas, kas palīdz mainīt neironu savienojumus tavā smadzenēs, tavā nervu sistēmā. Un līdz ar to negatīvajai pieredzē vairs nav tik būtiska nozīme, un tagad tā pozitīvā pieredze ņem virsroku. Un otrkārt, arī tas pats attiecībās arī ar bērnu, kā labot jau sastrādātās kļūdas, kamēr bērni vēl mazi, strādā ar sevi, ar savu iekšējā bērnu dziedināšanu, savas nervu sistēmas regulēšanu, jo tas izmainīs to, kā tu attiecies pret bērnu, un bērns jau neapzināti jau sajutīs, kaut kas ir mainījies tevī, jo bērns sajūt kādā stāvoklī tavu nervu sistēmu. Tas viss notiek neapzināti.
tie nav nekādi apzinātie prāta procesi, tie neapzināti, tas ir tas, ko sauc par neirocepciju, kad mūsu nervu sistēma neapzināti visu laiku skenē arī apkārtējā vidē drošības vai draudu signālus. Un tava regulētā nervu sistēma būs drošības signāls bērnam, ko tas neapzināti uztvers. Līdz ar to tas izmainīs arī to, kā tu attiecies pret bērnu, un bērns izjutīs vairāk to beznosacījumu mīlestību un pieņemšanu no tevis, un tās būs tās jaunās fiziskās, emocionālās pieredzes, kas palīdzēs mainīt neironu savienojumus, kas jau ir izveidojušies bērnā, un pārrakstīt to veco negatīvo informāciju, kas jau tika izveidojusies. Nu tā. Tāpēc strādāt ar sevi ir labākais, es ticu, ka tas ir labākais, ko mēs varam dot bērniem, lai apmierinātu viņa emocionālās vajadzības. Kā audzināt pašam savu bērnu, lai viņš var augt autentisks, netraumēts un drošībā, kad mēs traumētie vecāki neapzināti reaģējam tā, kā mēs jau reaģējām. Jā, paldies, mīļā Laiņa, jau iepriekš, jā, paldies, Sanitiņ. Jā, principā tas, ko es izstāstīju jau tikko, atbildot uz iepriekšējo jautājumu, ka tev jāstrādā ir ar sevi vispirms, jo tas laiks, ko tu ieguldītu sevī, savā transformācijā, savā iekšējā bērna dziedināšanā, tas būtu vislabākais, visefektīvākais, kas palīdzētu arī tavam bērnam, lai, tā teikt, viņš neiegūtu tavas traumas. Jo šeit mēs atkal nonākam pie tā, ir šis, es bieži vien arī atsaucos vai kaut kur lieku Karla Gustava Junga citātu, kad līdz tu neapzinies, līdz tu neiznes neapzināto gaismā, tas turpina vadīt tavu dzīvi, un tu to sauc par likteni. Jo, ja mēs paši neapzināmies savas, to, kas ir iztrūcis mūsu iekšējām bērnam, kāda ir mūsu iekšējā bērna ievainojumi, un tad tās mūsu nepiepildītās vajadzības, mēs to visu neapzināto, tās visas mūsu traumas, mēs vienkārši neapzināti turpinam nodot citiem cilvēkiem. Un atkal, jā, tas pavisam neapzinātā veidā ir tas teiciens, sāpināt cilvēku, sāpina citus cilvēkus. Nu tā. Bet tiklīdz mēs sākam apzināties, un mēs sākam pie tā strādāt, un es ticu, Sanita, kad tu, es zinu, jā, par tevi, kad tu noteikti strādā pie sevis, tā kā es ticu, ka tu jau esi veikus nozīmīgu darbu tādā ziņā. Bet jā, kad mēs strādājam paši pie sevis, tad mēs arī spēsim to dot saviem bērniem. Un šajā gadījumā runājot tieši par to, lai bērns varētu augt autentisks, netraumēts un drošībā, jo vairāk mēs atļausim paši sev būt autentiski, jo vairāk mēs paši būsim saiknē ar sevi, savām emocijām, jo vairāk mēs to spēsim dot saviem bērniem, tā teikt, iedrošināt viņus, ka viņi ir saiknē ar sevi, savām emocijām, savu autentiskumu, un līdz ar to spēj pastāvēt paši par sevi un jūtās, ka viņi var būt droši, būt viņi paši. Atkal, mēs otram spējam iedot tikai to, ko mēs paši esam saņēmuši. Nu tā. Tāpēc, jā, strādāt ar to, lai atjaunotu saikni ar savām emocijām. Atkal, jā, mani mini-kursi, tam ir ļoti, ļoti vērtīgi. Mana vērtības apziņa, tad arī tas, kas būs tagad. Tur arī būs šīs somatiskās meditācijas, lai palīdzētu gan ar iekšējā bērna ievainojumiem konkrēti šī temata sakarā, par ko mēs šodien runājām. Nu tā, un ikdienā pievērst uzmanību. Atkal manā mini-kursā tur būs darba lapas, lai palīdzētu to izdarīt, bet arī, jā, ikdienā pievērst uzmanību. Kas ir tas, kas tevi trigero, kas ir tas, kas mūs trigero, un kas ir tā iekšējā bērna nepiepildītā vajadzība, kas tur slēpjās apakšā. Un tad tā vietā, lai to tā kā tās sajūtas, emocijas, ko tas triggers ir radījis mūsos, lai mēs tā kā izliktu uz citiem, tad tā vietā
reflektēt sevi, ieklausīties savās sajūtās, savās emocijās, ko šī sajūta emocija man saka. Jo tā sajūta emocija norādīs uz to nepiepildīto iekšējā bērna vajadzību, un tad kā es varu sev to sniegt. Un tas ir tas, kas ir sevis mīlēšana, kad, un gal galā mums kā pieaugušajiem tas ir mūsu uzdevums. Tas nav gluži attaisno, jā, kā lai saka, jā, ir lietas, kas notikušās mūsu dzīvē, mūsu bērnībā, ko mēs nevaram mainīt, tā vienkārši ir. Bet tad, lai mēs nepaliktu upuru statusā, tad lai mēs nepaliktu upuru statusā, tad savā ziņā mūsu pieaugušā dzīves atbildība ir strādāt ar sevi un mācīties sniegt pašiem sev to mīlestību, apmierināt tās savas vajadzības, kas mums ir iztrūkušas, lai mēs kā pilni trauki varētu no tā arī dot citiem. Nu tā. Tāpēc, jā, vislabākais, ko tu vari dot savam bērnam, lai viņš auga autentisks, ir būt saiknē ar sevi, savām emocijām. Nu tā. Jā, Laina prasa, vai tu ieteiktu šo Gabor Mate grāmatu izlasīt arī, lai palīdzētu nervu sistēmas regulācijai, arī par iepriekšējās lekcijas saturu domājot. Zin kā ir, kad man šī grāmata ļoti, ļoti patīkās, bet es teiktu, ka viņa ir savā ziņā diezgan sarežģīta. Viņa nav tāda, kas viegli lasās, bet tur ir daudz pētījumu pieminēt un tā tālāk. Tad tas būtu atkarīgs, un latviešu valodā viņa nav pieejama, neviens nav iztulkojis viņu latviešu valodā. Tad šeit ir tas, cik dziļi tu gribi rakties tajā tematā, un jā, cik labi tev padodās angļu valoda. Tā savādāk es pavisam noteikti iesaku jebkuru doktoru Gabor Mate grāmatu, bet nu, to galveno domu es principā iedevu arī šīs lekcijas laikā. Tāpēc varbūt es pirms ieteiktu YouTube ir daudz ielikts dažādas viņa runu ieraksti, gan lielākoties dažādi citi cilvēki ielikuši kādus viņu runu ierakstus, kur viņš ir runājis vai nu podkastos vai kādos semināros. Es noteikti ieteiktu sākt ar to. Tur viņš ļoti daudz runā par šo autentiskumu un piesaistes problēmu un kā atjaunot saikni ar sevi un savām emocijām, cik tas ir svarīgi mūsu veselībai. Tad to es ieteiktu. Bet jā, atkal tās ir teorētiskās zināšanas. Mums, protams, ir vajadzīgas teorētiskās zināšanas, lai mēs būtu motivēti, lai mēs saprastu, ko un kā vajag darīt. Bet jā, labākais, ko tu vari izdarīt priekš nervu sistēmas regulēšanas, tas būtu arī darbs par šo iekšējā bērnu dziedināšanu. Nu tā, kādas citas grāmatas es vēl iesaku? Jā, īstenībā tik daudz grāmatu, ko es varu ieteikt. Tas būtu varbūt tādas vienkāršāk lasāmas. Es saku, šī ir, ja tu gribi rakties dziļi, un ja tev nav iebildumi pret zinātnisku valodu, angļu valodā, zinātnisku valoda, tad noteikti iesaku. Bet varbūt pat vienkāršāk, tūlīt es paņemšu no otras istabas. Bet vienkāršāka Gabor Mate grāmata, ar ko es īstenībā ieteiktu sākt, ir The Myth of Normal. Viņa arī, es redzēju, viņa ir pieejama, vai vismaz bija pieejama Spicas Jāņuros grāmatnīcā. Atkal viņa nav latviešu valodā, viņa ir angliski. Cerams, varbūt kāds iztulkos latviski, bet viņa ir vienkāršāka. Tur arī daudz par emocijām, par slimībām, stresu, toksiskās kultūras ietekmi un tā tālāk, bet es teiktu, viņa lasās daudz vienkāršāk. Lai gan izstāsta, ka viņa ir biezāka, bet tas tekstiņš ir diezgan tā viegli lasās. Tad tieši par attiecībām es ieteiktu šādu grāmatu, How to be the love you seek, holistiskā psiholoģa doktora Nikola Lepera. Un tas arī ir par to, kā mēs varam apmierināt savas iekšējā bērna vajadzības, kā mēs paši varam sniegt sev to mīlestību, kas mums iztrūka. Nu tā, un ir vēl daudz dažādu grāmatas, ko es varu ieteikt. Ja gribās vēl dzirdēt, tad droši rakst man e-pastiņu. Sanita prasa, kā veselīgi dusmoties. Man šķiet, ka mums ir bailes un noliegums dusmoties. Mēs nemākam adekvāti veselīgi dusmoties, jo es, piemēram, bērnībā nedrīkstēju dusmoties. Tieši tas ir tas, kas ir noticies. Un tā, jā, pirmkārt, šeit arī noteikti talkā nāks tas mans minikurs,
jo tur es praktiskāk izstāstīšu arī, kā atjaunot saikni ar to veselīgo dusmu enerģiju sevī, kā sajust dusmas. Un tad arī, protams, šīs somatiskās meditācijas, kas tur būs, lai gan sadziedētu to, kad tu iekšējā bērnu ievainojumi, ka nedrīkst dusmoties, ka nav droši dusmoties, gan arī, lai vispār atjaunot saikni ar to veselīgo dusmu enerģiju sevī, lai varētu autentiskā veidā nospraust robežas. Tas minīgi, kurš tīri praktiskā veidā palīdzēs to izdarīt. Bet atbildot uz jautājumu tagad, kā veselīgi dusmoties, tas ir tas, ka veselīgas dusmas ir par to, kas ir tagad, kas ir tas, kas ir tā robeža, kas ir pārkāpta tagad, ka tā tiek adresēta. Un tas nozīmē arī to, protams, tas nozīmē to, ka mēs tagad neizliekam to visu, ka mēs neveselīgā veidā neizliekam uz to visu. Tas nenozīmē, ka mēs tagad, skrienam ar kaklu un tu man šitā te un tā, man nedrīkst runāt un tā tālāk. Tas nozīmē, ka mēs bļaujam uz otru cilvēku, tas nenozīmē, ka mēs apsaukājam otru cilvēku, tas nenozīmē, ka mēs sitam otram cilvēkam vai cērtam durvis un tā tālāk. Tie visi ir neveselīgie veidi, kā izpaust dusmas, un to cilvēki parasti dara. Tas nozīmē, ka, jo neveselīgās dusmas ir tā kā, tās jau ir krājušās, un savā ziņā tā kā ir vulkāns, kas ir gaidījis lavas izvirdumu, un tagad notiek kaut kāds sīkums, un tagad tas lavas izvirdums, un cilvēks skrien un sit durvis, un lamājās, un kliedz, un tā tālāk, un izliek to visu lavas izvirdumu uz otru cilvēku. Tad veselīgās dusmas, pirmkārt, nozīmē, ka tu apzinies un pievērš uzmanību, kas notiek tavā ķermenī. Un šeit ir tā lieta, ka tu atjauno saikni ar savām emocijām, savu ķermeni, kā tas fiziski jūtās tavā ķermenī. Jo dusmas parasti jutīsies tā kā kaut kāds karstums, dusmas ir simpātiskā nervu sistēmas enerģija, tā kā tu noteikti pamanīsi saspringumu savos plecos, enerģiju savās rokās, kājās, kad grib kaut ko, ka rokas patiesībā būs tā sajūta, ka tev gribās, kaut ko sist ar rokām, vicināt rokas vai ar kājām skriet vai spērt, saspringināt žoklis un tā tālāk. Un tad pirmkārt, tu apzinies, tev ir saikne ar šīm sajūtām, un tad tu centies saprast, kas ir to sajūtu, kas ir tās emocijas vēstījums. Ko man ir vajadzīgs saprast, kas nav ok, ko mans ķermenis, ko man nervu sistēma saka, kas nav ok šai brīdī. Un tas tev sniegs praktisku ieskatu, ko tev vajadzīgs mainīt tagad un šeit, lai tā dusmu enerģija pārietu. Un tad attiecīgi, tad tev ir tik un tā, tev ir tā enerģija, tā dusmu enerģija, un tas nozīmē, pat ja tu jūties tā, ka tev gribās sist kādam, bet nevis, ka tu to dari, nevis, ka tu tagad sit kādam, vai, kaut kādā toksiskā, neveselīgā veidā citus biedējot, izliec tās dusmas, bet kas ir tas, kā tu vari fiziski kustēties, jo, lai dabūtu laukā to simpātiskās nervu sistēmas enerģiju, kas ir ļoti tāda sakoncentrēta, ļoti spēcīga, ir vajadzīgas aktīvas kustības. Tā kā ja tu jūties, ka tev rokās ir daudz enerģija, kustina rokas. Pievērš uzmanību savām rokām, kā tā enerģija jūtās tevī, kā tu vari viņas kustināt, izkustināt, izpurināt, vai izskrieties uz vietas, kādā veidā tu vari būt aktīva, lai palīdzētu to simpātisko nervu sistēmas enerģiju tagad dabūt laukā no sevis. Un tas nozīmē tad to, ka tu būsi sapratusi, kādu robežu tev vajag nospraust, ko tev vajag darīt, un otrs, tu būsi izskatījusi to spēcīgo enerģiju laukā no savas nervu sistēmas, un tad arī tavu nervu sistēmu jutīsies droši nonākt atpakaļ mieru un drošības stāvoklī. Tas ir tas, ko nozīmē neapspiest savas emocijas. Neapspiest savas emocijas nozīmē, ka tu ieklausies to vēstījumos. Un tu vari ieklausīties to vēstījumos tikai tad, ja tu saproti, kā tas jūtās tavā ķermenī. Nevis tu galvu izdomā, bet tev ir saikni, kā tas jūtās tavā ķermenī. Tā. Ko darīt, kad paudz savas robežas, bet otra puse domā, ka tu pārspīlē un neizrāda sapratni, nepieņem robežas? Jā, labs jautājums.
šeit ir principā tas, ko es teicu, ka citi nerespektē savas robežas, bet, protams, katra situācija ir dažāda. Bet jā, ko darīt tādā situācijā? Pirmkārt, jā, tu adresē to tādā veidā, kādā tu spēj. Tas nākamais solis, ko es saredzu, ir, kad tu mēģini tādā mierīgā, racionālā veidā, kad tu esi mierīga un otrs cilvēks ir mierīgs, tu centies izrunāt ar to cilvēku, nevis pārmetot tam cilvēkam, pat ja tas cilvēks pārmet tev, bet izvēlies būt gudrākam. Jā, nevis pārmetot tam cilvēkam, bet vienkārši adresējot, kad, teiksim, tā, kad tu saki tā, kad es izdaru tā, un tad tu man pasaki tā, es pieņemu, ka tu tā, es zinu, ka tu tā nedomā, es zinu, ka tu tā nevēlies likt man justies, bet tas man liek justies sāpinātāji, tas man liek justies atraidītāji. Teiksim, es pasaku, kad es pasaku to, bet tu to noliedz, tas man liek justies nesaprastai, un līdz ar to tas man liek justies atraidītai. Tā, tu adresē, tu nevis pasaki, ka tas cilvēks ir slikts tagad, ka tas cilvēks kaut ko tev tā ir speciāli grib nodarīt pāri, bet tu adresē uzvedību. Tu nevis norādi uz kaut kādu nepareizu īpašību cilvēkā, bet tu adresē cilvēku uzvedību. Tā. Un tad cerams, ka tas cilvēks saprot, cerams, ka tas cilvēks ieklausās un saprot, kā tas, ko viņš saka vai dara, kā tas tev liek justies nesaprastai. Un tā. Bet, ja tas notiek atkal un atkal, tu esi to adresējusi un centusies izrunāt, bet tas atkal un atkal netiek ņemts vērā, un tā vietā notiek, piemēram, tā saucamais gaslightings, kad tiek teikts, ka tu jau pārspīlē, es tā neteicu, es tā nedarīju, un tā tālāk, respektīvi tiek noliekta tava emocionālā pieredze un tavs skatījums, tavu perspektīvu par situāciju, kad tā kā tu kaut ko, nezinu, nepareizi saredzi, nepareizi saskati, es tā neteicu, un tā tālāk, bet tavas emocijas, tavas sajūtas ir reālas. Ja otrs cilvēks konstanti atkal un atkal noliedz tavas sajūtas, emocijas, kā nepatiesas, nereālas, diskvalificē tavu emocionālo pieredzi, tas tā saucamais gaslightings. Un, diemžēl, tas notiek atkal un atkal, tas, ko varētu saukt par toksiskām attiecībām. Un, ja otrs cilvēks nesaprot, ja otrs cilvēks nemainās, tad tādas attiecības nepieciešams pārtraukt. Tas ir tas, ka, ja otrs cilvēks nerespektē tavas robežas atkal un atkal, tad tu esi komunicējusi, tu esi tās parādījusi, tu esi tās komunicējusi, bet, ja tas netiek darīts atkal un atkal, tad tev nākamā robeža, ko tu nospraudi, tu pārtrauc attiecības. Tā, skatāmies tālāk. Varbūt jūs varat ieteikt kādas labas grāmatas, ko vērts izlasīt par šiem tematiem, par ko jau runājām. Jā. Es teiktu, ka es noteikti teiktu, ka šī būtu numur 1 grāmata, ko es ieteiktu, The Myth of Normal. Tur ir par šo autentiskumu, par nepieciešamu atjaunot saikni ar sevi, savām emocijām, arī ar šo veselīgo dusmu enerģiju sevī. Noteikti iesaku, protams, doktors Gabors Matē, The Myth of Normal, ja nav vairāk Jāņa Rozes grāmatnīcās lielākās, es saku, es kaut kad redzēju Spicē bija. Tad es grāmatas parasti pasūtu vai no Amazon UK, tā kā apvienotās karalistes Amazones, vai arī no Vācijas Amazonas, amazon.de. Tā. Vai gribās tā kā dziļāk raksties, zinātniskāk raksties, tad šī When the Body Says No, doktors Gabors Matē. Tad es tagad domāju vēl, jo man ir tik daudz grāmatas, man ir ļoti daudz grāmatas, es vienkārši domāju, kuras man ieteikt. Jā, reku. Arī es ticu, ka viņi nav Latvijā pieejami, tā būtu jāpasūta no Amazon.UK vai Amazon.de. Ļoti viegli lasās, nav nekāda sarežģītā zinātniskā valoda, bet viņa ļoti uzsver to personiskās atbildības faktoru un saiknes atjaunošanu ar sevi, un šī grāmata arī ļoti daudz, tā runā arī par robežām, tur arī atsevišķi nodaļa par robežām ir,
Un tur ļoti man patīkās sākumā tā nodaļa, kur ir par to, kā mēs esam pazaudējuši paši sevi. Un tā milzīgā ietekme, ko sevis pazaudēšana, respektīvi saiknes pazaudēšana ar sevi, tas dramatiskais efekts, ko tas ir atstājis uz gan uz mūsu veselību, uz mūsu emocionālo, mentālo labklājību. Tātad šī grāmata ir otrādi rādās. Dr. Sara Kuburik, viņa ir sociālajos tīklos pazīstama kā The Millennial Therapist. Viņai milzīgs Instagram konts, var sameklēt The Millennial Therapist. Un grāmata saucās It's on Me. Noteikti iesaku. Viegli lasās un tā. Sirsnīgs paldies par šodienas lekciju. Vērtīgi, izcils saturs, lai skaists nedēļas nogal. Paldies, Marika. Jā, paldies, Karolīna. Ja ir bijusi laimīga bērnība, mīloši vecāki, nekad nekas nav trūcis no vecāku puses, bet nu es izaudzis par to, ka nemāk par sevi pastāvēt. Galvenais, lai otrs laimīgs un pašā iekšējā pasauli jūk un brūk. Visu laiku stress un bezmiegs. Sevi nespēja nolikt pirmajā vietā un domāt par to, kas ir labi man. Vai tas tiešām saistīts ar bērnību? Tici vai netici, bet jā. Man nebūs tev tagad konkrēti kaut kāda diagnoze vai konkrēts, kas tieši būtu noticies, kāpēc tā ir. Lai gan tu saki, ka tev bija laimīga bērnība, tur būtu vajadzīga individuāla saruna, un tad es ticu, ka sarunas laikā mēs arī saprastu, jo tas ir tas, kas arī, jā, šī trauma eksperta doktora Gabor metē apmācībās, tagad, ko es izdeju, The Compassionate Inquiry, un tur viņš ļoti arī daudz, tur man ir dažādi video piemēri, ko es skatos, kā viņš strādājas ar cilvēkiem sesijās. Un tur arī bieži vien cilvēki nāk pie viņa, man ir laimīga bērnība, nekā kāpēc man tik un tā ir kaut kādas atkarības, kaut kādas kroniskas stresa problēmas un tā tālāk. Un tad vārds pa vārdam atklājās, ka tā bērnība tomēr nebija tik laimīga. Un tas nozīmē, ka vecāki bija slikti. Jo redzi, tu tā lieta, ka tās divas patiesības var pastāvēt reizē. Ka vecāki bija labi, mīloši, viņi darīja labāko, ko spēja, bet tik un tā viņi nespēja pilnībā apmierināt tavas emocionālās vajadzības. Nu tā. Un tas var būt, jā, iespējams, viņi rūpējās par tevi, sniedz tev vislabākās pieredzes un vienmēr rūpējās par tavām vajadzībām un tev nekas netrūka. Bet, piemēram, vai jebkad dzīvē tu pieredzēji, kad tavi vecāki strīdās? Jā. Un kas ar tevi kā bērnu notika tajā brīdī? Jā. Varbūt vecāki bija fantastiski, bet viņi, piemēram, šādi un tad strīdējās, un tas tev kā bērnu nervu sistēmu ritīgi iemet stresa stāvoklī. Varbūt vecāki bija fantastiski, viņi rūpējās par visām tavām fiziskajām vajadzībām, bet tāpēc, ka viņi paši nebija saiknē ar savām emocionālajām vajadzībām, viņi bija tā teikt emocionāli nepieejami, viņi nespēja arī emocionālā veidā saklausīt un apmierināt tavas emocionālās vajadzības. Kādēļ tu varēji justies, jo teiksim, kā maz bērns to interpretē, un tas atkal notiek neapzināti, jo mazam bērnam nav tur racionālā domāšana, kas, manam vecākam tur bija, manām vecākām bija emocionāli nepieejama mamma, tāpēc viņi nespēja pilnībā parūpēties par manām emocionālām vajadzībām. Nē, mamma ir stresi un bērns ir stresā, bērns ir viens ar savām emocijām, un mamma, piemēram, ir dzirdējusi tādu arī mūsdienās, pārsteidzošā kārtā joprojām mūsdienās izplatītu audzināšanas metodi. Ja bērns niķojās, ja bērns raud, bērnam ir jādod laiku būt vienam pašam, līdz viņš nomierinās. Ja? Un mamma ir dzirdējusi tādu fantastisku pēdiņās, milzīgās pēdiņās audzināšanas padomu, un mamma tagad tā rīkojās. Jā, un bērns esot, teiksim, to stundu, 2, 3 stundas, esot viens ar savām emocijām, ka viņa vajadzības netiek apmierināts, viņš netiek paņemts rokās. Jā. Bet ja viņam tur ir tāda manta, un tur, nezinu, tur šis un tas, un superīgākie pamperi, un viss vislabākais, bet, teiksim,
tā emocionālā nepieejamība, ka bērns netiek paņemts rokās un samīļots, un viņa nervu sistēma netiek regulēta, jo bērns nespēja pats to darīt, viņš paļaujas uz vecāku to darīt. Tas var neapzinātā veidā sniegt bērnam to mesidžu, manas vajadzības nav svarīgas. Jā. Vai, teiksim, jā, kādā reizē, jā, vecāks saka, nu, es tev tik daudz devu, es tev tik daudz devusi, es vienmēr rūpējos par tavām vajadzībām, un tu man šitā atmaksā, un tā tālāk. Un tad tas var būt dažādas niansītes, ko tu neapzinies, ko tu neatceries tagad ar savu apzināto prātu, bet sākot to šķetināt vaļā, tu saprastu, ka, nu, protams, nebija tā, ka tev vecāki speciāli kaut ko darīja. Vienkārši ir kaut kas, ko viņi paši nemācēja, bija kaut kas, kas viņiem bija neizrisināts sevī, un tāpēc ir tā, bet es teiktu, jā, kad visticamāk, varbūt neteikt 100%, tad, nu, es teiktu 95% tas ir saistīts ar bērnību. Jā, iespējams, ja tu runātu ar doktoru Gaboru Matē, tad viņš teiktu 100%, ka tas ir saistīts ar bērnību. Nu tā. Tad, kad es cilvēkam pasaku, ka tas nav ok, ko tu man saki vai dari pāri, tad es jūtu, ka man balss sāk trīcēt, un viss ķermenis ļoti trīc. Kā palīdzēt savam ķermenim, lai viņš tik ļoti netrīcētu, kad cenšos sevi aizstāvēt. Esi ar to sajūtu. Tu tajā brīdī, tad tu pārēji maliņā, vai tu aizēji uz citu telpu, ieslēdzies toaletē, un vienkārši esi ar to sajūtu. Necenties no tā kaut kā izvairīties, necenties to kaut kā apslāpēt vai justies, ka tas ir kaut kā nepareizi. Vienkārši esi un pieslēdzies. Nevis domā un virpini tās dažādās domas un tos dažādos scenārijus, kas tur nāk līdzi, bet vienkārši esi pamani, kurā vietā tavā ķermenī ir tās baiļu sajūtas, kurā vietā tu visvairāk izjūti to trīci. Jā. Un savā ziņā ļauj tai trīcei būt, vienkārši ļaujies tam, ko tavs ķermenis grib darīt. Varbūt tas ir kaut kādā veidā kustēties, varbūt tas ir sniegt savu sevis apskāvienu, bet vienkārši sniedz savu emocionālo klātesamību un ļauj tai sajūtai, emocijai būt. Un arī, lai saprastu labāk, kas tur īsti ir saknē, tu vari tajā brīdī, atkal nevis ejot tajos ierastajos stāstos un tajās bāju domās ierastajās, dzīvojot savā galvā, bet pieslēdzoties šeit un tagad, kā tas jūtās tavā ķermenī un tām sajūtām, kas ir tavā ķermenī, tu vari pajautāt. Ja tās sajūtas spētu runāt, ko tās man teiktu. Jo tām sajūtām, emocijām ir kaut kāds vēstījums. Un tas tev palīdzēs, un tā atbilde, ko tu saņemsi, ja tā būs atbilde, kas atnāk no tava ķermeņa, nevis ar galvu izdomāt atbilde, tad tā atbilde, kas tev atnāks, norādīs uz kādu sakni, uz kaut ko, kas ir šis iekšējā bērna ievainojums, ko nepieciešams sadziedēt, kāda iekšējā bērna vajadzība, ko nepieciešams apmierināt. Nu tā. Jā. Un tas, ka tā notiek, ir pavisam normāli, tāpēc, kad, ja tu lielāko daļu savas dzīves dzīvojusi tieksmes izpatikt citiem cilvēkiem stāvoklī bez robežu nospraušanas, un tu tagad sāc to darīt, tad bez šaubām, nu, ja nav vēl sadziedēta iekšējā bērna ievainojuma, ka tas nervu sistēmā jūtās nedroši, bet tur ir tā lieta, ka tu pieslēdzies tajā brīdī, ok, kurā vietā ir tās sajūtas, kā es viņas izjūtu, ļaut tām sajūtām būt, un tu mēģini sadzirdēt šo sajūtu vēstījumu, un tas tev sniegs atslēgu, ko ar to darīt. Cik gados bērns vairs neatspoguļo vecāku emocijas, bet gan savas? Labs jautājums. Cik gados bērns vairs neatspoguļo vecāku emocijas, bet gan savas? Nu, redz, tas arī tāds, es teiktu, ka tam nav viennozīmīga atbilde, jo mēs pat kā pieaugušie, ja mums ir neizrisinātas emocijas, mēs varam atspoguļot savu vecāku emocijas pat arī 30, 40, 50, 60 gadu vecumā, pat arī, kad mūsu vecāki ir miruši. Jā, bet varbūt tas fakts, kas saistās ar vecumu, ko es varu uzsvērt, kad ir tas kritiskākais posms ir aptuveni līdz 7 gadu vecumam, kad bērns dzīvo tādā egocentriskā, kad bērnam raksturīgs egocentriskais pasaules skatījums. Un ko tas nozīmē, kad visu, kas
notiek apkārtējā pasaulē un ko bērns dzird, attiecīgi arī no saviem vecākiem, tas viss pat taisno nokļūst bērna zemapziņā, un bērns to uztver personīgi. Jā, tā kā, piemēram, bērnam ir 5 gadi, tēvs atnāk mājās, nezinu, kaut kas slikts noticies darbā, viņš ritīgi dzer, piedzerās un sāk, nezinu, tur ālēties mājās, kaut ko lamāties un tā tālāk. Tas galīgi nav par bērnu, tur absolūti nav viņa vaina. Bet tāpēc, ka bērnam vēl nav attīstījusies šī racionālā domāšana, viņam ir šis egocentriskais pasaules skatījums, viņš to uztvers personīgi. Un viņš sajūtīs, ka ok, kaut kas ar mani nav labi, kaut kas man ir vainas, kāpēc tēvs tā uzvedās. Man ir kaut kāda vaina, es kaut kādā veidā izraisīju tēta dusmas, to, ka tētim nav labi. Ja, nu tā. Teiks, pilnīgi neracionāli, bet mazi bērni līdz 7 gadu vecumam nav ļoti racionāli, jo tā racionāla domāšana vēl nav attīstījusies. Tāpēc es teiktu, ka tas vecuma posms būtu tāds kritisks, bet jāredz arī tas aspekts, ko es minēju, ja bērns tā kā, ir angliski tas teiciens acting out. Es domāju, latviski, kā tas būtu precīzāk, kā to pateikt, bet tas būtu tā, ka bērns kaut kā ar savu uzvedību izrāda savas emocijas. Tas bieži vien arī ir tā kā vecāku atspoguļojums. Tā, kad ja bērns, nezinu, ritīgi, viņam ir tāda ļoti nepaklausīga uzvedība, viņš tur, nezinu, sit brālim, māsai un tā tālāk, tas atspoguļo vecāku emocijas, un tas var turpināties arī tīņa vecumā, arī situācijas ir dažādas. Paldies par lekciju, ļoti vērtīgi, jā, paldies jums, sirsnīgs paldies, jā, lai jaukas brīvdienas, paldies, jā, paldies jums, noderīga lekcija, ir vēl kur strādāt, jā, mums visiem ir kur strādāt, man arī ir. Jā, noteikti pieteikšos minikursam, jā, seko līdz informācijai, vai jau šajā svētdienas vakarā vai vēlākais pirmdien. Informācija būs gan e-pastiņā, gan arī Instagramā, kur uzreiz varēs iegūt arī šo kursu. Priekšā daudz darba ar sevi. Tā ir, jā, es teiktu, ka darbs ar sevi patiesībā turpinās visas dzīves garumā, bet tas iet tā kā pa tādiem līmeņiem. Un es zinu, ka man ir posmi, kad tas licies tā kā, tik daudz vēl ko darīt, tik daudz ko strādāt pie sevis. Bet tad tu strādā un tu iegūst kaut kādas būtiskas izlaušanās, un tu sadziedē kaut kādas būtiskas iekšējā bērna ievainojumus, un tas atkal atrisina kaut ko citu, ko tu nezināji, ka tas pat ir savā starpā saistīts. Un tad tu iegūst tās izlaušanās, un tu spēj un uzbrīksties vairāk, un tu jūties vairāk komfortā ar sevi, un līdz ar to arī veidojas harmoniskākas attiecības ar citiem. Un, protams, jauni līmeņi, jauni izaicinājumi. Paldies par atbildēm. Jā, paldies, Mīš, par labiem vārdiem. Jā, super fantastiski. Tiešām strādāju ar sevi un pamanu arvien jaunus, pozitīvus pašizaugsmes rezultātus. Jā, super, tā tas ir. Ar jums ir iespējams individuāls saruna, lai saprastu, kas īsti ir problēma, jo pašai mēģinot saprast, liekas, nekas tāds jau nebija. Jā, pavisam noteikti. Es droši vien ieteiktu sākumā var pieteikties, ir iespējama bezmaksas konsultācija, 30 minūšu bezmaksas konsultācija. Un tad, ja ir vēlme, ja ar tevi rezonē tas veids, kā es strādāju ar cilvēkiem, un, ja es arī jūtu, ka mēs varam sastrādāties un ka es varu tev palīdzēt, tad ir iespējams arī, tad ir iespējams šī individuālā programma, šīs individuālās sesijas. Tā kā padod man ziņu e-pastiņā vai Instagramā, un mēs varam sarunāt. Paldies, ļoti skaidrojoši un saprotam informāciju, gaidu mini-kursu. Jaukas brīvdienas, jā, lūdzu. Jā, paldies jums visiem par labajiem vārdiem. Jā, es ļoti novērtēju jūs labos vārdus. Un, jā, īstenībā ar jūsu pacietību laiks kaut kā ātri pagāja. Ir jau gandrīz 2 stundas pagājušas ar visiem jautājumiem. Tā kā jā, paldies, ka bijāt kopā ar mani šeit. Un, jā, tā kā jā, sekojiet līdzi informācijai e-pastiņā un Instagramā. Un, ja ir jautājumi, droši dodat man ziņu. Jā, noteikti uzrakstīšu pie individuālu sarunu. Jā, gaidīšu ziņu. Tā kā jā, tad uz sazināšanos, un tad jau īstenībā būs, es domāju, jā, jau pēc kādām 2 nedēļām būs nākamā lekcija.
Un to es plānoju arī par ļoti pieprasītu tematu par trauksmi, bet vairāk tieši no šī somatisko terapiju skatu punkta un no iekšējā bērna dziedināšanas skatu punkta. Tā kā gaidat, un jā, lai jums forša nedēļas nogalē, atpūšaties, un tad jau tiekamies drīz. Atā!